Paldies, Mēs Vaic. varam Jā, sākt, saprot, ja? jā, tieši tā. Jā, Mēs sākam. tad Pēter, es bišķīt ievadvārdus pateikšu, jā, par no mūsu droši. puses. Sveicināti visi. Mani sauc Natālija Preise, es strādāju Latvijas Brīvo arotbiedrību savienībā. Ikdienā es strādāju par Eiropas politikas dokumentu un tiesību eksperti. Esmu arī juriste, un mēs mūsu dalību organizācijām periodiski un regulāri rīkojam izglītojošos webinārus par tādām tēmām, īpaši tiesību tēmām, kas ir ļoti aktuālas mūsu biedriem un vispār darbaņēmējiem Latvijā. Un šī tēma mums kļuva aktuāla faktiski šovasar, kad pirmkārt interesanti mana ģimene kļuva par krāpnieku schēmas upuri, ko es arī apspriedu ar saviem kolēģiem un ar ko arī parādījās interese, kā sevi pasargāt no šādām schēmām. Jo tas, ko mēs redzam, pārsvarā par šādu schēmu upuriem jau nekļūst cilvēki, kuriem ir mazākas prasmes, bet par upuriem kļūst cilvēki ar augstāko izglītību, kuri apzinās savas tiesības. Un tāpēc mēs gribētu zināt, kā var ieraudzīt šādas schēmas, pamanīt, kā ieslēgt sarkanos karodziņus un kā sevi pasargāt. Un mums izveidojas lieliska sadarbība ar Finanšu nozaru asociāciju, kuri pieaicināja mums lieliskus spīkerus, lieliskus runātājus, kuri padalīsies ar savām zināšanām, ekspertīzi un pieredzi šodien. Tāpēc mums ir tāda ekskluzīva iespēja. Es gribētu aicināt pēc brīža stādīties priekšā mūsu Swedbank kolēģus, pastāstīt, kāpēc tieši jūs esat iesaistīti šajā tematā, šajā jomā, ko jūs darat. Un tālāk mēs būsim pateicīgi par jūsu prezentāciju un ieteikumiem. Savukārt visus klātesošos es aicinu rakstīt čatā blakus jautājumi, kuri rodās, un es pieļauju, ka ērtībai mēs visus jautājumus uzdosim tieši pēc prezentācijas un nepārtrauksim runātājus prezentāciju laikā. Tāpēc neesat kautrīgi, rakstiet jautājumus, un es pieļauju, ka mēs arī uztaisīsim dzīvo mikrofonu pēc prezentācijām pēc tām. Tā kā liels paldies, un tagad, Pēteri, es dodu vārdu jums, vai ne, un Kristīnai, un pastāstiet mazliet par sevi, būsim ļoti priecīgi iepazīties ar jums. Jā, tad mans vārds ir Pēters Maksimjevs, esmu mobilās konsultēšanas nodaļas vadošais klientu konsultants, un tā bankas pieredze ir diezgan raiba, es gribētu teikt, jo viņa ir sākot bijusi no konsultāciju centriem, ir arī bijusi filiāla, un tad šobrīd tas galvenais uzdevums, ar ko mēs arī strādājam, ir finanšu pratības semināri. Tas mūsu mērķis ar semināriem ir parādīt Latvijas iedzīvotājiem vairākas tēmas, un tad šodienas tēma mums ir ieraugi krāpnieku slēpto nodomu, kurā mēs apskatīsimies un arī pievērsīsimies tiešām tiem sarkaniem karogiem, kādas ir bijušas esošās situācijas, vēstules, paklausīsimies arī krāpnieku sarunu, lai nākotnē būtu uzmanīgāk un drošāk ar savām finansēm. Un man arī šodien talkā nāk mana kolēģe Kristīne, kur arī tad var droši sevi iepazīstināt. Jā, paldies, Pēter. Jā, mans vārds ir Kristīna Ziemele. Esmu Pētera kolēģi ar tieši tādu pašu amatu un ikdienā daru visu, jā, to pašu, kā jau Pēters minēju, uzņemamies to rūpi par finanšu prātību, lai to nestu un tā kā celt arī augstāk. Nu, šodien es noteikti Pēteri atbalstīšu, jā, pielikšu kādu papildus, varbūt komentāru klāt, jā, un skatīšos, lai mums viss notiek tā, kā jānotiek pēc plāna. Tā kā dod vārdu, Pēter, tev, un mēs varam noteikti sākt. Jā, tad droši dosimies arī prezentācijai jau uz priekšu, un tad šodienas tēma, kā arī ieskicēja, ir ierauga krāpnieku slēpto nodomu. Tad šodienas seminārā tas, kā mēs arī iziesim cauri, būs vairākas opcijas, bet tas, ko es arī vēlētos jums šobrīd palūgt, pirms mēs sākam prezentāciju, droši ar QR kodu noskanēt un vienkārši atbildēt uz jautājumu, vai ir nācies saskarties ar krāpniecības gadījumiem. Tur būs 3 atbildes, atbildes būs anonīmas, tā kā droši tur būs vai nu jā, esmu saskāries bieži vai neesmu saskāries. Šis ir tas, kas mums arī ļautu vienkārši saprast, kāda tad ir šī temperatūra šodienas auditorijā. Un tad, kā es arī minēju, skenējam QR kodu un atbildam tad arī uz pavisam vienkāršu jautājumu. Tas, ko es no savas puses gribētu arī ieskicēt, kāda tad ir tā mana pieredze krāpniecības schēmām, tad tiešām strādājot ar finanšu pratības semināru, esmu saskāries, ka tā krāpniecība ir principā te uz katra soļa.
esmu dzirdējis arī stāstus no kolēģu pusēm, ar kuriem arī šodien padalīšos, bet man, diemžēl, vai par laimi, kā uz to skatās, nav pašam nācies saskarties nevienu no krāpniecības veidiem, un es ļoti gaidu to opciju, lai vienkārši saprastu pats, kā tas izskatās un kāda ir tā krāpniecības zvana būtība vai arī, piemēram, īsziņas būtība. Bet, jā, ja nesanāk noskanēt kodu, tad neuztraucieties. Jūs arī varat savu atbildi ierakstīt čatā, ja vēlaties. Paskatīsimies šobrīd uz priekšu, kas mums ir jau no atbildēm iesnieguši. Un tad, jā, es redzu, ka ir lielākā tiesuma ar atzīmēs, ka ir vairāk kārtīgi saskārušies ar krāpniekiem. Ir tādi, kas ir saskārušies vienu reizi, un ir tādi, kas nav saskārušies nekad. Šodien mēs aplūkosim vairākus veidus un vairākas situācijas, kādas ir tās krāpnieku metodes. Un es pieļauju, ka arī tie, kuri saskārušies varbūt vienu reizi, varbūt šodien arī pamanīs tās opcijas, kuras tomēr varbūt ir bijušas arī vairākas, bet nav likušās kā krāpniecība. Jo krāpniecības schēma un metodes šobrīd ļoti attīstījušās, un tad dosimies arī uz priekšu, lai paskatītos, kādas tās arī ir. Taču pirms mēs ejam arī uz pašu prezentāciju, tāds pats pirmais atspēriena punkts ir vienmēr apstiprināt tikai tos darījumus, kurus mēs paši esam inicējuši, paši esam ierosinājuši un paši esam arī veidojuši. Lai nesanāk tā, ka pēkšņi mēs esam pie datora, neko nedarot, mums pēkšņi atnāk Smart ID apstiprinājums, kuru mēs vienkārši neapdomīgi apstiprinām, tādā veidā dodot jau to pirmo signālu krāpniekam, kad hei, viņš jau ticis klātiem mūsu pirmajai internetbankas autorizācijas lokam. Bet jā, šodienas tēmas, kuras mēs kopā ar jums arī izpētīsim, ir krāpnieks un viņa metodes. Pastīsimies, kāda ir tā krāpnieka vizuālā uzbūve, ko mēs esam izveidojuši no klientu iesniegumiem. Paskatīsimies, kāda ir padome, lai sevi pasargātu. Paklausīsimies arī dažus video ierakstus un arī vienu telefonu krāpniecības sarunu. Paskatīsimies, kāda ir krāpniecības veida, izmantojot bankas maksājumu karti, atslēga uz digitālo vidi un kur vērsties pēc palīdzības, ja tomēr esam nonākuši jau krāpniecības redzes lokā vai ja mums liekas, ka tas var būt krāpniecības darījums. Ejot arī uz priekšu, krāpnieks un viņa metodes. Jā, kā tad arī ieskicēju, tad šodien paskatīsimies, kāda ir tā krāpniecības metode. Principā vizuālā krāpniecības portrets. Un tad pēdējo 10 gadu laikā globālā kiberuzbrukuma zaudējumos ir vairāk kā $1 triljons. Un principā šī naudas summa ir ļoti liela, un tas, ko arī šobrīd rāda statistika, ar katru gadu viņa ir arvien augošāka un augošāka. 79% gadījumā tas ir vīrietis, kurš veic šīs krāpniecības schēmas, un vecuma posmā no 18 līdz 55 gadiem. Kādas ir tās schēmas, mēs viņām pievērsīsimies uz priekšu slaidos, bet Latvijā visbiežākā sastopamā krāpniecības nianses ir galvenokārt tieši ar zvana krāpniecību, kad mums iezvanās kāds pakalpojums sniedzējs vai arī banka, un tā ir arī investīcija krāpšana. Attiecīgi piedāvājot mums veikt šīs investīcijas ar principā teju nulle risku peļņu un gūt papildus uzkrājumus vai pēkšņi tikt pie papildus finansējuma. Ja mēs skatāmies kopumā, tādā krāpšanas gadījuma statistika 4 lielākajās bankās principā šī gada ietvaros līdz 31. augustam ir bijusi diezgan liela. Un, ja mēs salīdzinām ar pērno gadu, tad viņa ir krietni vien augusi. Tad 9,1 miljoni ir tā summa, ko mums ir izdevies novērst, taču 11,6 miljonu eiro izkrāpto naudas līdzekļu no bankas klientiem diemžēl nav sanācis sakārtot. Principā tā ir tā izkrāptā naudas summa. Un mēs esam izdalījuši tos 3 galvenos aspektos. Tā ir tā telefona krāpšana, kur mēs redzam novērstos un īstenotos gadījumus, tāpat tās arī investīciju krāpšanas gadījumos un arī cita veida krāpšanas opcijās. Ejot arī uz priekšu, tad galvenās šīs dienas tādas tēmas, kuras mēs arī aplūkosim, būs zvana krāpniecība, jeb tā ir phishing krāpniecība, tad būs phishing, kas ir datu izmānīšana bez tiešā konteksta, priekšapmaksa, kur mēs vispirms maksājam, tad saņemam vai reālāk nesaņemam pašu preci. Naudas mūlis, kas ir svešas naudas tranzīts caur mūsu kontu. Šis gan aktuāli būs tiešām, ja mājās ir jaunietis no 16 līdz 25 gadiem, bet nekura no šīm krāpniecības schēmām nav tīri balstīta uz kādu konkrētu vecumu, bet tas, ko vienkārši tīri šobrīd mums arī rāda tā statistika, tie jaunieši. Un, protams, ka tipiskā investīcija krāpšana, kur mēs ieguldam naudu un mums tiek piedāvāta ļoti liela naudas peļņa. Pirms mēs arī ejam pie privātpersonu krāpšanas metodēm,
krāpšanas opcijas ir ne tikai privātpersonām, bet krāpšanas veidi ir sākušies arī pašos uzņēmumos. Ja uzņēmumi līdz šim par to ļoti aktuāli un skaļi nerunāja, tad šobrīd arī uzņēmumi ir dalījušies jau savās pieredzēs un stāstos tieši krāpniecības iespējās un niansēs. Tad uzņēmums ne tikai privātpersonas, bet arī paši uzņēmumi ir tie, kas šobrīd ir apdraudēti no krāpniecības puses. Un zem jebkura uzņēmuma apakšā tomēr ir arī privātpersona. Un, ja mēs skatāmies par uzņēmumiem, tad no visiem gadījumiem kopējā pīrāga tie ir aptuveni 5%, kas ir cietuši no tieši krāpniecības niansēm. Bet naudas izteiksmes ziņā tie ir potenciāli lielākie. Izkrāptie naudas apjomi tie ir aptuveni 20% no kopējiem izkrāptiem naudas līdzekļiem. Uzņēmumā krāpnieki galvenokārt strādā un darbojās tieši divās opcijās, kas ir iejaukšanās biznesa sarakstē, jeb angliski biznesa email compromise, kad attiecīgi krāpnieks ne jau ar pirmo šāvienu uzreiz mēģina tikt pie naudas līdzekļiem, bet tiešām jau ir izpētījis jūsu biznesa saraksti, biznesa ēpastus un jau zina tās jūsu pārražas. Biežākais, ar ko mēs arī saskaramies, ir tiešām tas, kad krāpnieks mums atsūta, piemēram, to pašu SIA ABC pavadzīmi, kuru grāmatvedē maksā regulāri katra mēneša, piemēram, 5. datumā, tad krāpnieks šo pavadzīmi var iesūtīt ātrāk, vienkārši ar tekstiem, kad mainījušies rekvizīti, lūdzu veiciet pārskaitījumus turpmāk uz šiem tad norādītiem rekvizītiem, un tad grāmatvedē vienkārši pieredums būdams, vienkārši veicot šos pārskaitījumus, neko ļaunu nenojaušot, vienkārši ir iekartos krāpnieka lamatās. Otrs biežākais variants, kas tieši iet juridiskajā pusē, ir produkcijas vai preču izkrāpšana par uzdošanos no pakalpojumu sniedzējiem. Tad arī krāpnieks var uzdoties par pakalpojumu sniedzēju, ar ko strādā tieši pats uzņēmums vai ir strādājis ar līdzīgiem uzņēmumiem, tādā veidā piedāvājot preci par lētākām izmaksām, ātrākām piegādēm, bet ar priekšapmaksas pilno apmaksu. Un tad arī bieži vien veicot šos darījumus, noslēdzot it kā viltus fiktīvus līgumus, tad krāpnieks ir ticis pie šiem naudas līdzekļiem, bet uzņēmums pie savas preces vai pakalpojumu tā arī netiek. Un tādā veidā tad arī, diemžēl, mūsu uzņēmumi ir iekrituši krāpnieku lamatās un ir izkrāpti diezgan liela naudas līdzekļu apjomi. Bet, ja mēs skatāmies tieši no privātpersonām, tad, jā, kā es arī minēju pirmajā slaidā, tad šobrīd Latvijā visaktīvāk uzdarbojas tieši zvana krāpniecība, kur krāpnieku galvenais mērķis ir izvilināt internetbankas vai citu piekļuves datus, un tad krāpnieki šobrīd uzdodas par, principā, jebkuru pakalpojumu sniedzēju, kuru tad šis pārstāvis vai klients arī varētu būt noslēdzis kādu konta darījumu vai kādu pakalpojumu. Un tad, ja mēs arī skatāmies, tad bieži vien ir tā, ka mums var iezvanīties tā pati banka, var iezvanīties tā pati policija, valsts iestāde, un mēs telefonā redzēsim tiešām to telefona numuru, to telefona nosaukumu, ko krāpnieks grib, lai mēs redzam. Jo, ja agrāk mēs varējām atšķirt, kad mums ienāca ārzemju numurs un runāja, piemēram, krievu valodā, tad tas jau bija tas pirmais sarkanais karoks, taču šobrīd telefona numuri jau ir bloķētie un slēptie numuri, attiecīgi arī sarunas jau ir notikušas skaidrā latviešu valodā, jau ar faktiem un piemēriem. Un, galvenokārt nepakļaujamies šeit steigai, agresijai un citiem krāpnieku psiholoģiskiem paņēmieniem, jo galvenais mērķis ir tiešām radīt to stresu, to spiedošo, to sajūtu, kad mēs esam kaut kādā stūrī iedzīti un nespējam tiešām vairs loģiski domāt. Tas, ko mēs šajā gadījumā ieteiktu, šo sarunu pārtraukt, jo krāpnieki tiešām mūsdienās izmanto tādas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību var noviltot, kā es arī minēju, gan ekrāna, tālruņa numuru, gan arī saņēmēju, tāpat tās arī pašu pakalpojumu. Var minēt jau kaut kādus konkrētus datus, ko viņi no mums jau ir uzzinājuši. Vai tas ir mūsu vārds, uzvārds, kartes, pēdējie cipari, internetbankas klienta numurs. Principā dati, kas ir svarīgi, bet kuri paši par sevi nedod to iespēju tikt pie mūsu finansēm. Un, jā, tas piemērs, ko es arī gribētu varbūt tieši padalīties šajā situācijā, kad ir bijis gadījums no mūsu pieredzes, kad tiešām zvana jaunietim ar būtību, ka tā ir slimnīca, un vecāki nonākuši auto avārijā, un jaunietis tiešām tajā brīdī krita šajā panikā un izpauda internetbankas datus, lai autorizētos, lai kā parādītu to savu piederību tieši tiem pašiem vecākiem. Sakritība tiešām bija tāda, kad vecāki bija devušies ārpus ceļojuma,
Un kā krāpnieks par to uzzināja, to es arī parādīšu un pastāstīšu jums nākotnes slaidos. Bet tas pirmais sarkanais karogs viennozīmīgi tas, ka, ja mums zvana kāds pakalpojums sniedzējs, tad nekādā gadījumā pakalpojums sniedzējs nepieprasīs jums šo sensitīvo informāciju. Un šī saruna no pakalpojums sniedzēja nekad nebūs agresīva, uzbrukoša vai psiholoģiski nomācoša. Viņa būs vienkārša, informatīva un tīri vienkārši ar aicinājumu varbūt no bankas puses padziļinātākai sarunai vērsties, piemēram, savā internetbankā vai filiālē klātienē. Tāpēc, dosimies tad arī tālāk. Nākamais, ar ko mēs esam arī saskārušies, ir viens no variantiem, kad šobrīd krāpnieki ļoti aktīvi izmanto tieši policijas iestādes un pārstāvis. Un tad bieži vien ir tā, ka krāpnieks zvana šim te upurim, stāstot, ka viņš šobrīd, piemēram, ir bankā. Bankā ir noķerts šis te krāpnieks, kurš ir mēģinājis ar vai nu pilnvaru, vai nu viltotu karti tikt pie klienta finanšu līdzekļiem, tad banka šobrīd, piemēram, to pašu bankas karti tiešām ir apturējusi, bet šī karte ir vajadzīga krimināla procesa izmeklēšanai, un tā karte ir jānodod, lai būtu šī ticamība vēl lielāka, tad krāpnieks upurim aizsūta arī savu viltoto ID bildi uz WhatsApp kā pierādījumu, tad piebraucot pie mājas, vienkārši palūdz šim te upurim atdot gan to bankas karti, gan to pinkodu, kas būs nepieciešama turpmākajām izmeklēšanām. Savukārt bankā viņš var veikt jaunas kartes pasūtīšanas. Un par pilnvarām runājot, tad arī ir bijuši gadījumi, ka tiešām zvana, kad šobrīd policija noķērusi bankā krāpnieku, uz kurā ir pilnvara, ko ir izdevusi pati banka vai notārs. Tu min arī konkrētus vārdus, uzvārdus, pilnvaras, reģistrācijas numurus, lai šī saruna būtu maksimāli ticamāka. Tādā veidā šo cilvēku iedzenot šajā stresā, šajā neziņā, vienkārši it kā sadarbojoties, izpaust internetbankas datus, lai vienkārši bloķētu un apturētu to darbību, lai krāpnieks netiktu vai nu pie šī finansējuma, ko plāno uz pilnvaras pamata paņemt, vai arī pašu karti, kas ir nepieciešami šķietami neloģiski krimināla procesa izmeklēšanām. Un tiešām cilvēki ir un cilvēki dod šo te opciju, un ir gadījumi, ka tiešām kartes tiek ar visiem pinkodiem atdotas. Ir bijis pat gadījums no Vidzemes puses, kad seniori bija atnākuši uz banku, kur šķietam viņai izstāstīja situāciju, bet tad atkal krāpnieks bija zvanījis, apvārdojis, un šī seniora bija pat speciāli braukusi uz Rīgas centrālu tirgu atdot savu karti ar visiem pinkodiem krāpniekam, jo tīri vienkārši viņai likās, ka tā ir tā pareizā rīcība, kā strādāt. Jo krāpnieks bija iestāstījis, ka bankā tomēr strādā viņu sadarbotais tam te krāpniekam, tādā veidā vienkārši neuzticēties šīm darbībām un iespējām. Ja mēs arī skatāmies tālāk, tad kur tad vispār krāpnieks var tikt pie mūsu datiem un kā krāpnieks vēl mūs apvārdo, ir ļoti šobrīd pēdējā laikā tāds aktīvs trends. Es gribētu teikt, kas ir deepfakes vai dziļi viltojuma tehnoloģija ar mākslīgo intelektu palīdzību, kur krāpnieks ir ieguvis vai nu mūsu balss datus, vai arī mūsu kaut kādu informāciju, vai nu viltojot mūsu fotogrāfiju un izmantojot to pēc tam līdzīgā veidā, vienkārši sazinoties, lai tiktu pie naudas līdzekļiem. Un šeit pirms mēs skatāmies video, kā tas izskatās sadarbībā tieši ar influenceru izveidotu, lai būtu vieglāk saprotams, kā tad īsti ir šis mākslīgais intelekts un kā viņš strādā, tad arī piemērs no realitātes, kad sieva ir zvanījusi vīram, šķietami iekļuvusi auto avārijā un vienkārši lūgusi veikt naudas pārskaitījumu, lai vienkārši klusām un mierīgi izbēgtu strīda situāciju, lai nebūtu principā šīs problēmas. Bet situācija, kā tā nauda tika izkrāpta, sieva vienkārši vīram aizsūtīja naudas pieprasījumu, kas bija tieši cietēji pusē, jo sieva bija izraisījusi to avāriju, un vīrs vienkārši gribot palīdzēt sievai, ticis veids šo pārskaitījumu, bet attiecīgi beigās sanācis ir tā, ka šis ir bijis vienkārši viltots mākslīgā intelekta zvans, un sieva nav bijusi nekādā ne avārijā, ne arī kādas naudas pieprasījumus pieprasījusi. Tad šobrīd pāriesim uz nošārotu ekrānu, lai Pēters, tu līdzās tehniski pārslēgsies, lai varam mēs dzirdēt šo video, lai varam noklausīties. Jā, Pēter, mēs tevi nedzirdām, bet tu droši vari palaist. Halo, čau, tēt, te Rihards, es iekļuvu avārijā. Vakar bija tēvdiena, tu man nepiezvanīji. Es pārbraucu pār sarkano un savārīju riktīgus sūdus. Lai tiktu ārā no situācijas, man vajag 20,000 eiro. Tu domā, man ir 20,000? Es esmu masieris. Labi. Tad 2,000. Tēt, ar ko tu runā? Es runāju ar tevi. Bet es esmu šeit. Man ir jāiet. Te tie krāpnieki.
Paga, man zvana. Čau, tēti, Arni. Esmu negadījuma vietā. Esmu stresā. Lūdzu, atsūti naudu. Tu izskaties stresā. Es nekad nevelktu tādu cepuri. Man vajag 2000 eiro. Stop! Es nezinu, kurš no jums ir īstais Rihards. Tāpēc jums katram būs jāpasaka kaut kas patiesa par mani. Esmu apjucis. Sāksim ar Rihardu numur 2. Rihards numur 2? Es esmu Rihards numur 1. Vilcinām laiku? Aizdomīgi. Labi, tu pa kluso esi milzīgs Taylor Swift fans. Tu zini visus vārdus un brauc visiem koncertiem. Nē, tā nav patiesība. Taylor Swift nemāk dziedāt. Tu ņem savus vārdus atpakaļ. Swiftī. Laiks Rihardam numur 1. Tevi sauc Arnis Punkulis, un tu esi vislabākais tētis pasaulē. Tieši tā, sūt kontu. Viltojums kļūt aizvien grūtāk atšķirt no realitātes. Uzmanies no deepfakeiem, vairāk par drošību lasi Swedbank blogā. Nu jā, jūs noteikti tikko redzējāt, cik mākslīgais intelekts ir spēcīgs ierocis krāpnieku rokās, un tas spēj izveidot tiešām tik reālu video, kad, man liekas, arī nespeciālistam ir ļoti grūti atpazīt un saprast, vai es tiešām nerunāju ar īsto cilvēku. Un man liekas, ka te ir tikai mums jābūt ļoti skeptiskiem, veselīgi, tādiem piesardzīgiem pie jebkuras dzīves situācijas. Bet dodu, Pēter, tev vārdu atpakaļ droši. Dzirdam. Paldies. Un tas, ko mēs arī tiešām gribētu varbūt ieteikt, kas varbūt skan tā nedaudz smieklīgi, bet tā galvenā doma ir šobrīd tiešām tāda, ka šie mākslīgi intelekta zvani kļūst arvien aktuālāki un aktīvāki. Un ja šobrīd mēs vēl viņos varam saklausīt šo mākslīgā intelekta pazīmes, tad tie zvani jau arī kļūst arvien advancētāki un advancētāki, tad mēs tiešām ieteiktu līdzīgi kā varbūt tajā sieva vīra scenārijā un gadījumā vienkārši izdomāt kaut kādu savu atslēgas vārdu, kad ja tiešām zvana un, piemēram, prasa šos naudas pieprasījumus vai pārskaitījumus, vienkārši iesaistīt sarunā kaut kādu vienu vārdu, ko esat ģimenē izdomājuši, kas varētu būt tas drošības vārds, kad, hei, tu tiešām esi tā sieva vai vīrs, kas man zvana, un tādā veidā tad vienkārši arī saprast to realitāti. Bet jā, šis ir tas scenārijs, kā šobrīd krāpnieki ir atklājuši veidu, kā strādāt un kā izkrāpt mums papildus naudas līdzekļus. Bet jā, dodoties arī tālāk, tad, kur tad krāpnieki mūs vēl uzrunā, ir šīs SMS un hipersaites. Tad šeit krāpnieku galvenais mērķis ir uzlauzt mūsu kontus vai arī inficēt ierīces un datorus ar izsekošanas programmām. Tādā veidā viņi pat ir ar iespēju redzēt katru mūsu darbību, ko mēs darām un ko mēs nedaram, ko mēs apstiprinām, ko mēs rakstām savā telefonā vai datorā iekšā. Un tad arī šeit es gribu ar jums arī padalīties galvenokārt ar divām šī brīža galvenākajām opcijām, ko tad arī klienti ir saņēmuši. Tad viens veids ir tiešām tāds, ka klients var saņemt šo īziņu, šķietami it kā no Swedbank ar informāciju, ka karte šobrīd ir aizturēta aizdomīgu darījumu dēļ. Lūdzu sazināties ar banku vai spiežat uz linku swedbanklv.com. Un bieži vien mēs ikdienā savā skrējienā paralēli kaut ko darot, pirmkārt nepievēršam uzmanību gan šīm ziņu gramatiskajām kļūdām, gan arī šīm saitēm, kurām mums ir lūgums uzspiest arī virsū. Tādā pašā veidā mēs arī nepievēršam uzmanību tieši pašam saņēmējam un sūtītājam, jo arī līdzīgi kā ir blakus piemērā, mēs redzam, ka ir vidzemes apgabala tiesas piedāvājums ierasties tiesā, ir līdzīgi arī par ātrumu pārkāpšanu. Ļoti bieži vien šādi te paši piedāvājumi nāk arī tieši gada pirmajā ceturksnī, ka mēs visi kā Latvijā vienoti pildam šīs deklarācijas, ka it kā šitam VIC mums atsūta deklarācijas pieteikuma jau rindas kārtības reģistru, kuru mēs varam apstiprināt caur e-pastu, caur saiti, caur internetu banku. Tāpēc, jā, šīs tās mazās detaļas, kuras ir jau tas pirmais sarkanais karoks, kad tas būs krāpniecības veids, līdzīgi kā pirmajā piemērā tas ir pats nosaukums, kas ir nekorekti jau uzrakstīts, un arī saite, kurai ir jāspiež virsū. Tāpat tās arī vidzemes apgabala tiesai pats piedāvājums, kas ir atnācis un pats sūtītājs. Un kā es arī minēju, ja mēs tajā brīdī nepievēršam uzmanību šīm mazajām sīkajām detaļām, mēs varam izpaust savus datus, pat paši nenojaušot, kad esam izpauduši šos datus arī ārā. Līdzīgi, tā kā tas ir arī nākamajos piemēros, ko gribu tad jums arī parādīt, tad, principā, tas ir arī saistībā ar Latvijas pasta precēm. Jo, sākoties Covidam, mēs visi diezgan aktīvi kļuvām digitāli aktīvi, un pateicoties arī šim
es bet pat notikumā mēs ļoti daudzas lietas esam iemācījušies arī veikt jau kā pasūtījumos attālināti, vai nu tā ir pārtika, apģērbs vai citas nepieciešamības lietas, un bieži vien ir tā, ka mēs joprojām arī turpinām veikt šos te pašus pasūtījumus caur DHL, caur Omnivu, caur Latvijas pastu, un tad mēs arī bieži vien saņemam šāda veida ziņas ar pakas apturēšanu, pakas komisijas samaksāšanām, adreses nepilnībām un tam līdzīgi. Un tādā veidā mums arī šīs te saites, kurām mēs spiežam virsū, un bieži vien, ja krāpnieks ir ticis klātam jūsu e-pastam, viņš arī redz, ka jūs tiešām esat veicis to pasūtījumu vai šo te pirkumu, un tādā veidā viņš arī jums sūtot šo te piedāvājumu īsziņu, sakritīgi vienkārši jums liek saprast, ka, hei, jūsu pasūtījums ir atnācis uz, piemēram, Latvijas pastu, kur jums vienkārši ir jāprecizē vēlreiz tā sava adrese. Un jāautorizējās kārtīgi reizi caur internetu banku, kurā tad krāpnieks tiek klāt jūsu sensitīva informācija, kuru tad arī pēc tam izmantos pret jums, lai tiktu klāt jūsu finansēm. Līdzīgi ir arī ar darba piedāvājumiem. Ļoti līdzīgi tas ir arī vasarā, kad jaunieši tieši sāk meklēt darba attiecības, kad piedāvā īpaši unikālus piedāvājumus, viegli un ātri nopelnīt naudas līdzekļus, kur tad principā nekas daudz nav jādara. Tā kā tiešām šie ir tie varianti vairāki, bet tas, kam ir jāpievērš uzmanība, pirmkārt tai saitei, kurai ir jāspiež virsū, jo bieži vien šī saite būs neloģiska, un arī pats saņēmējs. Pats saņēmējs arī viennozīmīgi, kā mēs redzējām iepriekšējā slaidā, var būt Svetbanka, kas automātiski lasot liekas, ka jā, tas ir īstais nosaukums, bet tas nosaukums ir nekorekts, un attiecīgi mēs vienkārši arī spiežot šim te linkam virsū varam iekrist krāpnieka lamatās un rokās. Ja mēs arī tālāk, tad kur tā krāpnieki mūs vēl uzrunāja, šie papildus viltus konkursi, profili sociālos tīklos, ka krāpnieku mērķis ir tiešām vairāk izvilināt mūsu internetu bankas piekļuves datus, kurus tad pēc tam izmantos paralēli vai nu mums, vai nu arī pret mums. Un tad tas piemērs, ko es gribētu arī parādīt, ir tiešām tas mūsu zīmolu saistītais, kad mēs pildot vai iegriežot laimes ratus, varam tikt pie papildus laimestiem, papildus balvām un papildus niansēm. Bet šeit kas ir jāatcerās, ka principā neviena banka Latvijā nevar izsludināt nekādus laimes naudas, tas ir likuma aizliegts pakalpojums, un ne tikai bankas ir tās, kuru nosaukumus izmanto, bet principā Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē zināmus zīmolu nosaukumus, kas piedāvā iespējas tikt pie papildus laimestiem, papildus balvām un papildus kaut kādiem labākiem nosacījumiem. Un bieži vien šos te konkursus izplata nevis pats pakalpojums sniedzējs, kuram būtu jābūt šobrīd loģiski, bet, piemēram, tas var būt kāds cilvēks vai kāda līdzīga saite, kas ir izveidota ar līdzīgiem nosaukumiem, bet papildus no kaut kādi hieroglifi. Un ne tikai šie konkursi ir tie, ar kuriem mēs tā tiekam krāpnieka lamatās, bet bieži vien tie ir arī mūsu sociālie tīkli, ka, piemēram, mums atnāk sociālos tīklos, Facebookā vai Instagramā ziņa no mūsu tuvinieka, piemēram, hei, rekur, te ir labs bošu piedāvājums, kurus tu tieši skatījies, te ir īpašāks nosacījumu piedāvājums, labāka cena, ātrāka piegāde, un tad mēs spiežot virsū, autorizējamies caur savu profilu, un tādā veidā krāpniekam tad izpaužam savus internetu bankas un sociālo tīklu datus, kurus tad viņš pēc tam izmanto pret mums vai vienkārši, lai sazinātos ar mūsu draugiem, paziņām vai sakotājiem mūsu vārdā, un tad izvilinot no viņiem arī šo papildus informāciju, kuru tad pēc tam arī var pārdot melnajā tirgu par lielākām naudas summām. Ja mēs ejam arī tālāk, tad kur tā krāpnieki mūs vēl uzrunā, noteikti nevaram arī aizmirst šīs te vēstules un spamus. Šeit gan krāpnieku mērķis ir no mums izvilināt tiešām naudas līdzekļus. Šis gan šobrīd ir nedaudz tā kā pieklusis no krāpniecības veidiem, bet viņi ir viļņa veida. Šodien viņš ir, rītdien viņš nav, un tad atkal viņš parādās. Un tad šeit tas galvenais mērķis ir šīs te vēstules ar adresētu tieši mums, ar saturu, kas ir emocionāli lūgumi, emocionāli piedāvājumi, emocionālas iespējas, un tādā veidā mēs vienkārši gribot palīdzēt vai izpalīdzēt, vienkārši iekritam šajās lamatās. Nereti šis ir ļoti līdzīgs arī šim te pašām mantošanas iespējām, kad krāpnieks ar mums sazinās, kad mums ir iespēja tikt pie unikāla mantojuma, jo šis ir miljonārs, kurš grib atcelt savu mantojumu, nav neviena mantinieka, bet mēs esam labs cilvēks pēc skata,
Un tad, attiecīgi, viss, kas mums ir tikai jādara, vienkārši jāsadz kaut kādas notāra izmaksas vai vienkārši pārskaitījuma izmaksas, lai mēs tiktu pie šiem te naudas līdzekļiem. Tur galvenais nosacījums ir, piemēram, pusi no šiem te miljoniem ziedot labdarībai, un tad otru pusi mēs varam atstāt, piemēram, sev. Un tad bieži vien cilvēki arī filiālē nākot manā pieredzē ar šiem te mantojumiem klātienē, viņi ir izprintējuši ārā arī šos te notāra dokumentus, un tagad es klientam rādu, ka, hei, šis pats dokuments, kur ir Google pieejams, viņš tieši copy-paste izprintēts ir, tad tajā brīdī tas vīlums tajā klienta sejā, bet es arī saprotu, ka tas apvārdojums ir bijis diezgan emocionāls un spēcīgs. Tāpēc tiešām izvērtējam arī īpašos piedāvājumus, kāpēc tieši man ir viņš atsūtīts, kāpēc tieši es esmu tas izraudzītais, jo, ja mēs runājam par ziedošanām, par izpalīdzīgām, lūkšanas palīdzībām, tad šobrīd Latvijā ļoti aktīvi un strauji ir attīstījusies arī šīs labdarības organizācijas, kas palīdz vai nu individuāli, vai nu kopumam, kurā tad mēs arī varam ziedot un palīdzēt. Un pirms mēs arī kaut ko ziedojam, kaut kam palīdzam, kādai organizācijai, tad arī šeit mēs izpētām precīzi šīs kompānijas nosaukumu un pieejamību, lai nesanāk tā, ka mēs esam beigās ziedojuši kaut kur, kaut kam, un beigās tas tomēr ir bijis krāpniecības labs menedžēts uzdevums. Jā, tad, ja mēs ejam arī tālāk, tad šis ir arī krāpniecības veids tieši saistībā ar ēpastiem un spamiem, un ja mēs arī saņemam negaidītu ēpastu, kas ir pārliecinošs, kurš ir tā sūtītājs, vai, piemēram, arī redzam to sūtītāju, tad nereti sākotnēji rādās, ka šī ziņa ir no bankas, taču pārliecinoši mēs arī varam redzēt, ka tomēr tas teksts un tā druka visa tomēr nebūs korekta, bet tā schēma tiešām ir izveidota tā, lai šis ēpasts ar visu pielikumu, ar visām šīm te opcijām būtu maksimāli ticams, lai viņš radītu uzticību un lai radītu šo te domu, ka, hei, tiešām kaut kas ar maniem datiem nav kārtībā, vai tur tiešām tā tomēr man banka ir sūtījuši šo te ziņu, un bieži vien arī atbildot uz krāpniecības ēpastiem, mēs nepievēršam arī mazās nianses, mazās detaļas, līdzīgi kāds ir arī pēdējā piemērā, kur klients spied atbildēt, un tad mēs arī redzam to reālo ēpastu nosaukumu, to reālo situāciju, kas apakšā slēpjās zem saņēmēja sūtījuma. Līdzīgi tas ir arī tā kā juridiskajām personām, kā krāpnieks izmanto šos pašus līdzīgos rekvizītus, lai uztaisītu līdzīgu dokumentu ar mainīt informāciju, lai maldinātu pašu pakalpojumu sniedzēju vai pašu klientu, maksimāli izvilinot no viņiem naudas līdzekļus. Jā, tad, ja mēs ejam arī tālāk, tad otrs krāpniecības veids Latvijā, kas ir vislielākais, ir tiešām šis krāpniecības veids ar investīcijām, kur mēs no reklāmām internetiem nokļūstam vietnēs, kas ir šķietami loģiskas un ticamas, un krāpnieks mums vienkārši piedāvā īsā termiņā investēt ar 0% riska peļņu. Tā ir tā krāpniecības ēsma, un nevelti saka, kā tautā tiek arī minēts, ka pa brīvu tikai sieras peļu slazdām. Jo lielāko peļņu mums solīs pats krāpnieks, jo viennozīmīgi apakšā būs tas lielākais sarkanais karoks, jo lielākas būs arī šīs te izmaksas un zaudējumi. Un krāpnieku veids ir tāds, ka ja mēs arī domājam, ka jā, es varētu sākt investēt, un mēs meklējam šīs investīciju iespējas un investīciju nianses, bieži vien izmantojot arī pašu Google, mēs tiekam pie kaut kādiem piedāvājumiem un tiekam arī pie kāda krāpniecības piedāvājuma, tad krāpnieks pēc tam mums sazinās un tad stāsta, ka mēs varam investēt naudu, piemēram, tos pašus 100 eiro, viņi dubultojās īsā termiņā jau līdz 500 eiro, viltus platformā, kas mums tiek sūtīta vai rādīta un piedāvāta, mums arī rāda to mūsu peļņu, kas mums liek saprast, ka es varu tiešām īsā laikā nopelnīt labi, varam pat riskēt ar visiem saviem uzkrājumiem. Bieži vien tie ir arī papildus finansēšanas pakalpojumi, kurus esam izmantojuši, lai vēl vairāk nopelnītu ar domu, atmaksāšu tāpatās to finansējumu un beigās tikšu vēl pie savas peļņas, par kuru man nekas nav jāmaksā, tikai tā paliek visa tīri man. Tad krāpnieks beigās mums jāsāk prasīt pie naudas izmaksām, papildus komisijas, papildus citus izmaksas līdzekļus, un tad, lai būtu arī vieglāk saprast, kā tas izskatās dabā, tad arī šeit mēs esam izveidojuši video, lai būtu vieglāk uztvert un saprast, kā tas izstāsta. Es jums tos arī pārslēgšos, lai varētu parādīt. Jā, kamēr Pēters pārslēdzās, var pateikt, šis video tiešām ir sadarbībā ar jauniešiem izveidots ar tādu nelielu humoru piesitienu, bet viņš tiešām arī parāda to procesu tādā, nepilnu minūtes laikā, kā tas viss schematiski arī notiek. Tā kā Pēters domā, spiedam. Eksotiskas mašīnas, villas Dubajā, zilonis kā mājas dzīvnieks. Tā var būt arī tava realitāte.
Izvēlies, kas ir tavs augstākais punkts - Gaiziņš vai Everests. Pievienojies manai pasīvo ienākumu platformai. Vietu skaits ierobežots, piedāvājums pieejams vēl tikai 10 stundas. Izskatās kā krāpšana. Izskatās, ka tev ir tā nabadzības mentalitāte. Viņš tieši par tādiem kā tu brīdināja. Es ieguldīju 150 eiro, dubultojās. Kur tieši investējot, tu dubulto naudu vienas dienas laikā? Tā ir peer-to-peer, day trading, IoT, low market cap AI platforma. Kas? Man nav nejausmas. Man zvana no tās investīciju platformas. Halo? Lieliski iespēja vēl lielākai peļņai? Es varu jums pārzvanīt? Tas ir steidzami. Cik nulītes? Jā, es esmu gatavs ieguldīt vairāk. Jo, Robert, var man aizdot 200 eiro? Man liekas, tu esi bagāts no tām savām investīcijām. Es esmu. Bet vienkārši, lai izņemtu to naudu, man vajag samaksāt 200 eiro izņemšanas komisiju. Es tev rīt atdošu 400 un bezmaksas bonusā saņemšu šo iesākto banānu. Labi, bet atdos naudu šonadēļ. Dod man to banānu. Jau, kur ir mana nauda? 1 sekundi es runāju pa telefonu. Es gribētu paņemt kredītu pie jums 5000 eiro. Un ir iespēja ieķīlēt dzīvokli, kurus īrēju. Neiekrīt krāpnieku lamatās, vairāk par drošību lasi Svetbank blogā. Nu jā, te uzreiz var arī redzēt, jo, kā jau arī Pēters minēja, šis ir diezgan arī tāds ilglaicīgs ķēdes krāpniecisks veids. Nav tā, ka tas krāpnieks tikai vienreiz mums piezvan. Ja? Viņš turpinās šo procesu ilgāku laiku, mums rādīs, kāds ir tas ieguvums, ieguldīs vēl, sagaida algas dienu, ieguldām vēl. Ja? Nu, tomēr mums tie līdzekļi sāk tomēr pietrūkties. Tas krāpnieks mūs mudinās aizņemties, jo viņš pārliecinās to, ka, redziet, tie procenti, tur, kur mēs aizņemsimies, noteikti būs zemāk nekā šeit tā peļņa. Un tas jau ir tāds viens no tiem krāpniekiem, kas arī tāds karodziņiem, kas mums ir jāievēro. Un noteikti arī pēc šīs schēmas, ja mēs kaut kādā posmā jau saprotam, jā, kaut kas nav kārtībā, kad varbūt varētu tiešām būt krāpnieks, tas krāpnieks mums atkal centīsies pārliecināt. Viņš teiks, Klau, bet jūs esat tikko tādu peļņu, un jūs varat tos procentus varbūt šobrīd kādu daļu izņemt ārā, un tas krāpnieks it kā ar vienu roku mums atdod, ieskait mums kaut ko kontā atpakaļ, ja, bet to, ko mēs esam ieskaitījuši tikai mazu daļu, un mēs domājam, vau, es esmu guvis tādā īstā laikā peļņu, un ko mēs darām? Mēs ātri atkal sameklējam vēl šos līdzekļus un esam gatavi vēl ieguldīt, jo es tak iepriekš saņēmu šo peļņu. Ja? Tā kā īs laiks, kur mums diezgan ātri iespēja dot pelnīt, diemžēl tas tā nestrādā. Un viennozīmīgi šobrīd, zinot to, ka kriptovalūtās ir, jāsaka, tāds bums, kad viss iet uz augšu, es ticu, ka noteikti krāpnieki šo arī izmantos un noteikti veiks krāpnieciskus zvanus un teiks, Klau, jūs tad redzat, kas notiek ar kriptovalūtām, ātri jāiegūt, izmantojot šo iespēju. Tā kā noteikti esat uzmanīgi, un ja vēlties investēt, tad noteikti Pēters pateiks, kā to var izdarīt. Jā, tad noteikti, kad ja tā interese tiešām par tām investīcijām vai par tām niansēm, tad to droši var izdarīt savā bankā. Vienkārši tad sazināties katrs ar savu banku individuāli, un tad jums ir iespēja tikt pie privātajām konsultācijām, kurās tad jūs arī varat noskaidrot gan tās savas iespējas, gan vēlmes, gan arī to labāko piedāvājumu tieši pašam priekš sevi. Par investīcijām arī runājot, jā, tad tas video tiešām parādīja to kopējo skatu un kopējo ainu, kā arī strādā, un tad arī kolēģi Kristīna tiešām arī paskaidroja, kā tā krāpnieki strādā. Tas nav tāds īstermiņa uzdevums. Tā pieredze rāda, ka tas tiešām, ja agrāk tie krāpnieki tiešām strādāja īstermiņā, tad attiecīgi ar pirmo zvanu arī mēģināja uzreiz arī tikt pie šiem finanses līdzekļiem, tad šobrīd jau apakšā ir kārtīga izpēte, kārtīgs detektīva darbs padarīts, lai maksimāli vairāk un ticamāk tiktu pie mūsu naudas līdzekļiem vai arī mūsu datiem. Bet jā, ejot arī uz priekšu, kā arī parādīju semināru sākumā, tad viena no tēmām mums būs arī naudas mūlis, un kas tad ir īstenībā naudas mūlis un kā tas īsti arī strādā, jo ja mēs agrāk ar šo situāciju saskārāmies tiešām ļoti reti, tad tā pēdējā pieredze rāda, ka šie naudas mūļi ir arvien biežāk un biežāk sastopami, un lai cik tas nebūtu skumīgi, tās sekas ir diezgan bēdīgas, jo mūsu jaunieši tomēr ir
šobrīd zem diezgan liela spiediena. Un visbiežāk nepazīstama persona sazinās ar jaunieti un lūdz izmantot bankas kontu, lai veiktu naudas pārskaitījumus par atlīdzību. Un turklāt nereti tiek piedāvāta lielāka komisijas maksa nekā tas ir standartā, piemēram, pie kāda darba veicot. Un šis jaunietis vēl var tikt pie vēl papildus bonusiem un vēl papildus komisijas maksām lielākām, ja viņš, piemēram, piesaistīs no savas puses vēl papildus kādu savu draugu vai radinieku vai arī vienkārši klases biedru. Un, jā, šie tie scenāriji ir vairāki. Tad viens no veidiem ir tiešām, kad šis jaunietis ir iesaistījies apzināti šajā krāpniecības schēmā. Jaunietis varbūt arī vienkārši tīri naivi iesaistīts iekšā šajā atmazgāšanas schēmā, vai arī pašam to nezinot, jo situācijas ir bijušas arī tādas, kad vienkārši tas varbūt klases biedrs, labākais draugs vienkārši mums pasaka, ka, hei, tev uz konta uzskaitīs mans draugs tur, piemēram, 500 eiro, tev viņi būs vienkārši jāizņem ārā un man jādod. Vai arī es tev iedošu šos 500 eiro, tu viņus uzliec sev uz konta un pārskaiti, piemēram, tam manam draugam, jo man šobrīd nav līdz pašam savas kartes. Un visbiežāk naudas mūļi tiešām palīdz noziedzniekiem anonīmi veikt noziedzīgi iegūt naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz dažādiem kontiem ārpus valsts teritorijas. Lai to darītu, tiek veikti dažādi iemesli. Vienmēr lūgums būs norādīt savas bankas kontu tieši pašam jaunietim. Ja jaunietim šī konta nav, tad tiek piedāvāts atvērt šo kontu vaļā. Un bieži vien tas jaunietis tiek arī apvārdots un apstāstīts, ka šis nav nekas nelegāls, ka šis viss ir kārtībā, tur viss ir kontrolēts un nekādas problēmas nevar sanākt. Bet, diemžēl, tā nav. Šīs sekas var būt diezgan sāpīgas un noteikti ne šīs vieglās naudas vērtas, jo iekrītot arī šajās krāpnieku lamatās, un bieži vien šie krāpnieki laika gaitā tiek atrasti, un tad arī šie pārskatījumi veikšanas opcijās, kur šis jaunietis ir iekritis, principā, kas tad īsti viņam var sanākt un kādi ir tie sodi, tad jaunietis ir principā pārkāpis likumu, līdz ar to var draudēt arī brīvības atņemšana. Tas ir tādā tiešām ļoti lielā un sarežģītā gadījumā. Tie var būt naudas sodi. Tie varbūt arī piespiedu darbi jaunietim. Iespējams, nākotnē nevarēs arī jaunietis saņemt sociālos pabalstus, kā arī bankas var slēgt un arī slēdz cieti jaunietim šos kontus un atvērt kontu pēc tam kādā no Latvijas bankām ir diezgan sarežģīti. Tāpat tās arī savukārt nākotnē darba devējs var atteikties ar jaunieti kopā strādāt, jo šis ir tā kā zīmogs, kā tetovējums, kas seko principā šim te jaunietim visu atlikušo mūžu. Un vienreiz tikai gribēja palīdzēt savam labākajam draugam vai vienreiz vienkārši pieteicot šim te opcijas iespēju, lai paskatītos, kā tas strādā, beigās var izmaksāties diezgan dārgi un nepatīkami, jo jaunietis principā ir savas dzīves meklējumos, savas karjeras izaugsmē, un mēs jau nekad nezinām, kas mūsu jaunietis vai topošie jaunieši nākotnē var arī būt, jo šis ir tas variants, kā krāpnieki šobrīd strādā, un bieži vien krāpnieki tieši vairāk izmanto, es gribētu teikt, tādas vēlās vakara stundas, kad arī banka vairs nav tik moža un tik aktīvi. Tāpat tās arī tie varbūt arī vakara piekdienas pasākumi vai kādi tusiņi. Šobrīd tautā sakot, kur jaunietis varbūt, piemēram, tie pašā naktsklubā un vienkārši pienāk klāt nepazīstams cilvēks un vienkārši palūdz šo palīdzību, vienkārši vai nu izņemt, vai nu pārskaitīt naudu, par to vienkārši piešķirot jaunietim kaut papildus komisijas maksu. Un šajā gadījumā, kas tad varbūt vēl labāk jaunietim piekdienas vakarā šajā te tusiņa brīdī tikt pie papildus izdevumiem, papildus ienākumiem un vienkārši dzīvot savu dzīvi skaisti tālāk. Bet tā realitāte, diemžēl, atspoguļojas daudz savādāk. Un, jā, šie naudas mūļi, viņi ir grūti izsekojami, bet viņi ir izsekojami, un tā pieredze rāda, ka viņi tiek izsekoti. Tas ir tikai laika jautājums, kad šis naudas mūlis var būt pieķerts. Tāpēc tiešām esam ļoti piesardzīgi to, ar ko mēs dalāmies, jo mūsu konts ir mūsu principā sensitīvā informācija, un viss, kas caur mūsu kontu iziet, arī ir mūsu atbildība. Bet, jā, ja mēs ejam arī tālāk, tad viena no nākamajām krāpniecības metodēm tiešām ir romantiskā krāpšana. Šī krāpšanas metode nekur nav arī palikusi, un krāpnieku upuri parasti rada tiešām ļoti lielu emocionālu pieķeršanos, kas cilvēkam aizmiglo gan prātu, gan arī racionālo domāšanu, tad šādi gadījumi kļūst aizvien biežāk un izplatītāk tieši vientuļo cilvēku vidū, cilvēki, kuri meklē šo uzmanību vai mīlestību vai kaut kādu apliecinājumu no otrās puses, un tādā veidā arī krāpnieks izmanto ļaunprātīgi šī cilvēka naivumu
un arī pašu lēpecīgumu. Nu, tas, ko mēs gribētu tiešām teikt, ka katrs ir pelnījis sev mīļot cilvēku un uzticības cilvēku vai arī kādu mīlestības apliecinājumu, bet ja šī mīlestība pāraug tiešām jau kaut kādos naudas izpalīdzēšanas gadījumos vai pārskaitījumos vai liekos solījumos, kur skaita vienreiz, otro un trešo reizi, tad tas, ko es gribētu minēt, mēs tikpat labi varam no sava maka vienkārši izņemt tos 50 eiro, savā acu priekšā aizdedzināt, un tā nauda izdegs tikpat ātri un tikpat kaislīgi kā šī romantiskā opcija. Jo, ja krāpnieks sapratīs, ka no šīs personas nav iespējams tik pie šī papildus finansējuma, tad šī romantiskā krāpšana, diemžēl, ļoti ātri arī pārbeidzās un arī beidzās. Tas, ko mēs arī varam ieteikt, noteikti mājās izmantojot Netflixu, tad varat arī nostīties šo 3 sēriju seriālu Tindlers Svindlers, kur ir arī parādīts realitātē, kā jaunietis ir apkrāpis tiešām vairākas sievietes, vairākos miljonos eiro un dolāros. Tā kā šis romantiskais krāpšanas mehānisms nav tikai senioru vai vientuļo cilvēku vidū, viņš tiešām strādā arī mūsdienās un strādā diezgan aktīvi. Tāpēc tiešām esam piesardzīgi, ja arī veicam šīs sarakstis vai otrās pusītes meklējumus, un ja šīs opcijas sāk atdurties pret naudas līdzekļiem, tad izvērtējam, vai tiešām šī mīlestība ir šīs naudas vērta. Bet jā, dosimies arī tālāk. Tad nākamais, ko gribētu arī tiešām piekomentēt, ir spītējot brīdinājumiem. Mēs joprojām esam neglēmojošā statistikā un turpinām būt viegli prātīgi pret principā acīm redzamiem vienkāršiem situācijas paņēmieniem. Un tas mērķis tam pirmajam nodaļas cēlienam, ko es jums arī rādīju, tiešām pievērst uzmanību smalkajām mazajām detaļām. Ja ir atnākusi šī īziņa, piedāvājums sociālajos tīklos, e-pastā, pirms mēs kaut ko akceptējam, pirms mēs kaut ko darām, es gribētu vienkārši ieteikt apstāties tajā dzīves ikdienas skrējienā un vienkārši pievērsties tam, ko mēs tajā brīdī akceptējam. Jo bieži vien tiešām šīs mazās kļūdas, drukas, mazie linki ar papildus kaut kādiem hieroglifiem var būt tie veiksmes atrisinājumi, ka mēs varam pasargāt savas finanses uz priekšu. Bet ja mēs dodamies arī tālāk, tad noteikti tas, ko mēs arī aplūkosim, būs arī krāpniecības saruna. Šobrīd piedāvāšu jums arī paklausīties krāpniecības sarunu, kā tas izklausās realitātē. Šī saruna ir jau kādu laiciņu šobrīd arī pašu apgrozībā. No krāpnieku puses saruna gan būs krievu valodā, bet būs dzirdama tikai krāpniecības puse. Tad droši paklausīsimies, lai saprastu to priekšrotu, kāda ir tā uzbāzīgā nomācošā sajūta, tā steidzamības sajūta. Jā, kamēr Pēters pārslēgs, mums ieslēgs šo sarunu, apakšā būs tulkojums latviešu valodā, tā kā varēsim pasakot tādā veidā. Nu, un uz beigām, protams, tā saruna būs nedaudz grūtāk dzirdama, bet es domāju, ka jūs noteikti sadzirdēsiet to būtību, kā krāpnieks cenšas visus pūliņus likt, lai pārliecinātu mūs. Tā kā Pēters, domā, var spiest. Да, хорошо. Давайте сейчас перепроверим информацию, которая у нас в системе отображается также с ваших слов. Подскажите, какими банками пользуетесь? Прекрасно понимаю ваши сомнения как человек человека, так как мошеннические действия в последнее время действительно участились. Но что отличает настоящего сотрудника банка от мошенников? Это то, что мошенники у вас будут запрашивать вашу секретную информацию. Паспортные данные, либо же другие данные, которые служат для подтверждения платежей. Я у вас никаких данных не запрашиваю. То есть я с вами связался, чтобы вам помочь и не навредить. Так как мошенники уже получили доступ к вашим счетам. И необходимо ограничить доступ к мошенникам. Поэтому задаю вам сейчас контрольные вопросы. После этого мы с вами сможем отменить операции. Подскажите, пожалуйста. Так, хорошо. Подскажите, пожалуйста, Шведбанк, у вас один счет или несколько? Смотрите, я еще раз вам повторяю. Сейчас я перепроверяю информацию с ваших слов, чтобы не было разбежности, так как мошенники получили доступ к вашему интернет-банку. Так, подскажите, по Шведбанку, сколько у вас счетов? Смотрите, у нас односторонняя линия связи. Я с вами связался не из отделения банка, а из центрального отдела службы безопасности. У нас только односторонняя связь, то есть клиенты с нами связаться не смогут. Ни через горячие линии, ни просто по какому-либо номеру телефона. То есть сейчас нам необходимо, так как мы с вами связались, перевод вы не подтвердили, его необходимо отменить, чтобы попросту мошенники не имели доступа к вашим счетам. И чтобы приостановить все операции, чтобы вы не потеряли деньги. Я же повторяю, я у вас никакую секретную информацию ни в коем случае не запрашиваю. То есть информация, которую я вас спрашиваю, это общедоступная информация.
которая не содержит в себе ничего секретного. Скажите, пожалуйста, вы WhatsApp пользуетесь? Так, WhatsApp у вас на номере телефона. Дело в том, что вот WhatsApp использует защищенную линию связи, то есть используется сквозное шифрование. То есть это нам нужно для того, чтобы наш разговор с вами ни в коем случае никто не прослушал, и мы с вами оставались вот на линии и были уверены, что никто не имеет доступ к нашему вот с вами разговору. Если я вам сейчас перезвоню на WhatsApp, вы сможете принять вызов? У вас есть интернет? Я вам еще раз повторяю. Подскажите точно, вот почему у вас возникают сомнения, почему вы сомневаетесь? Конечно, это полностью ваше право. Отговаривать от вас, там, чтобы перепроверить, я просто не имею права. Но сейчас у вас ведутся мошеннические действия, которые были неоднократно повторены. И сейчас, если вы будете обращаться там, в отделение банка, в отделение полиции и обрывать с нами связь, то в таком случае банк не будет нести ответственность за потерянные средства. Раз повторяю, я не смогу вам перезвонить. Если я сейчас связь прерву, в таком случае это будет отказ от сотрудничества со службой безопасности с вашей стороны. То есть в таком случае вы будете самостоятельно нести ответственность. Так как вы отказываетесь предоставлять данную информацию банку, я вынужден буду зафиксировать отказ от службы безопасности, то есть отказ от сотрудничества. И в таком случае после данного с вами разговора банк не будет нести ответственность. Jā, nu jūs tikko dzirdējāt to sarunu, cik viņa bija uzstājīga, neatlaidīga, draudoša savā veidā. Ja jūs tagad nedarīsiet to, ja, tad banka noņem visu atbildību no sevis nost. Un man liekas, ka arī tā pārsteidzoši tas, ka viņš arī cenšas pārslēgt uz WhatsApp platformu, zinot to, ka bankas noteikti nestrādā ar WhatsApp platformā, kurā varētu risināt šādu veidu naudas lietu problēmas. Un Pēters tad noteikti padalīsies, ko tad mēs iemācījāmies no šī zvana. Jā, paldies, Kristīne. Jā, tad tas, ko mēs noteikti varam arī piekomentēt, ir tas, ka banka jums nezvanīs, lai noskaidrotu tos datus, kas jau ir zināmi katram pakalpojumu sniedzējam, pie kura jūs vai nu esat atvēruši kontu, noslēguši kādu līgumu vai pakalpojumu. Tā kā, principā, tas, kā es arī minēju jau iepriekš, pakalpojumu sniedzējs ar jums var un arī sazināsies, jo mēs jebkurā gadījumā esam kļuvuši diezgan digitāli aktīvi visi un daudz ko varam izdarīt arī attālināti, līdz ar to, lai vienkārši saprastu, vai tiešām tas pakalpojums un tā nianse mums ir piemērota, pakalpojums sniedzējs sazinās, bet nekad nesazināsies ar mērķi, lai noskaidrotu vēl papildus kādu sensitīvāku informāciju, cik konti konkrētajā bankā ir vai cik kartes jums ir un tam līdzīgi. Šeit ir arī viena nianse, kad jā, šī bija krievu valodas saruna, kas jau tā kā rada to drošības sajūtu, kad, hei, ja man iezvanīsies, tad banka vienmēr runās ar to sarunas valodu, ko esam norādījuši sistēmām. Tā kā tas jau būs pirmais sarkanais karoks, un attiecīgi tas, ar ko vēl ir jārēķinās, ka šobrīd krāpnieki ļoti aktīvi izmanto arī TeamViewer un AnyDesk programmas, tādā veidā apvārdojot cilvēkus, kas nav uz tu ar tehnikām, piedāvājot, ka, piemēram, viņš lejuplādējot programmu, piedāvās vienkārši to tā kā opciju, kā ieraksta funkciju, un tad mēs vienkārši nošērojot savu ekrānu, it kā ierakstam sarunu, un tāpat laikā krāpnieks var vienkārši tikt klāt mūsu datiem. Saruna arī no pakalpojumu sniedzēja, pie kura jūs esat izveidojis kādu pakalpojumu vai arī atvēris to pašu kontu bankā, nekad nebūs spiedoša un uzbāzīga, jo nav mērķis pazaudēt klientus, bet tieši noturēt un dot to, kas klientam nepieciešams. Tāpēc, ja šī saruna būs uzbāzīga, ja būs spiedoša, it kā no esošā pakalpojuma sniedzēja vai valsts iestādes vai policijas vai slimnīcas, tad attiecīgi ziniet, ka labāk ir pārtraukt un vienkārši veikt atzvanu uz reāli reģistrēto oficiālo tālruņa numuru, lai vienkārši precizētu, vai tiešām jūs man tikko zvanījāt, vai tiešām mums tikko bija saruna. Tad arī pats pakalpojuma sniedzējs vai arī iestādi jums arī dot reālo atbildi, vai jā vai nē. Tāpēc tīri pasargājam sevi. Un, ja mēs arī skatāmies tālāk, tad vērtīgi padomi vispār, kā sevi pasargāt krāpniecības ziņā, ir vairāki. Un tad gribu jums arī parādīt tos galvenos, tad paroles, kuras zinām tikai mēs, tas ir tas pirmais, gribētu teikt, kā zelta likums. Jo šobrīd arī ticu, ka jums ir 101 saite, kurā jūs esat reģistrējušies, paroles ir daudz un dažādākas, un lai atvieglotu savu ikdienu, arī droši vien, kad uztaisam 1, 2, 3 paroles, kuras mēs arī laižam uz riņķi. Šis nav slikti, bet ja šīs te paroles mums ir pārāk vienkārši, vai paroles, kuras satura mūsu vārdus, ģimenes locekļu vārdus vai kaut kādus
simbolus, kas ir viegli atminami, krāpniekam tikai ļauj vairāk un maksimālāk tikt klāt mūsu datiem vai mūsu niansēm. Mēs viennozīmīgi ieteiktu izmantot maksimāli sarežģītākas paroles, kas ir ar lieliem burtiem, simboliem un kaut kādiem papildus atsevišķiem vārdiem vai niansēm, kas vienkārši nesaistās kopā ar jums. Tāpat tās arī drošs internetu pieslēgums. Mēs visi esam atkarīgi savā ziņā no interneta, un visiem, teju gan rīzē operatoriem, ir iespēja katrā pakalpojuma paketē tikt klāt pie saviem iekļautajiem datiem, bet bieži vien, lai šos datus mēs netērētu vai atstātu kaut kam citam, pieslēdzamies Wi-Fi. Un tas nav slikti, ja mēs to darām savās mājās vai arī darba vietā, kur šis Wi-Fi ir nodrošināts ar drošību. Bet arī krāpnieki šeit ir atraduši nišu, kad, ja mēs ejot pa ielu, pēkšņi mums izlet ārā paziņojums, kad ir bezmaksas Wi-Fi ar ļoti labu savienojumu. Pieņemsim Lieņuks 23, mēs viņam pieslēdzoties vienkārši neizlasam sīko druku un esam devuši krāpniekam pilno piekļuvi savai ierīcei. Tādā veidā tad krāpnieks var arī vai nu izsekot mūsu darbības, vai nu vienkārši tikt klātai vēlamai informācijai, ko viņš arī vēlējies ir saņemt ar šo te pašu piedāvājumu. Tāpat esam arī uzmanīgi ar e-pasta pielikumiem. Pirms mēs viņus varam vaļā tiešām izvērtēt, kāpēc viņš man ir atnācis, kāpēc tieši es esmu tas, kurš ir saņēmis šo īpašo piedāvājumu vai īpašo akcijas nosacījumu. Un labāk ir vienkārši izpētīt, piemēram, tā pakalpojuma sniedzēja mājaslapas pusi, kas jums ir atsūtījis šo piedāvājumu, jo bieži vien varbūt nekāda akcija piedāvājuma vai nekādas īpašie nosacījumi nemaz nav nekur publiskoti, un beigās mēs vienkārši varam atkal iekrist krāpnieka lamatās un izpaust ne tikai savus sociālā tīkla piekļuves datus, bet jau arī savus internetbankas piekļuves. Un jā, ja mēs skatāmies arī tālāk, tad viens no nākamajiem variantiem ir noteikti pirms kaut ko publiskojam arī padomājam. Līdzīgi kā es jums arī semināru sākumā minēju par jaunieti, kuram zvanīja krāpnieks it kā no slimnīcas, krāpnieks tiešām bija izpētījis šo opciju par sociālā tīkla piekļuvi. Mums visiem ir sociālie tīkli, kas nu tas, kuram ir pieejams, Instagrams, Facebook, TikToks un tam līdzīgi, tad mēs vienmēr vai nu kaut kur ceļojot, vai nu kaut ko nopērkot, vai nu kaut kur esot, mēdzam uztaisīt to bildi un publiskot. Bieži vien šīs te bildes arī ir viens no paraugiem, kas krāpniekam ļauj saprast, kāda ir mūsu finanšu situācija un kas mums īsti ir un kas mums nav. Šajā scenārijā ar jaunieti, kā es arī minēju, vecāki bija devušies ceļojumā un ceļojuma laikā bija publicējuši bildes, kas bija devuši jau pirmkārt to gaismu, kad hei, jaunietis mājās ir viens pats un principā viņu var arī tad apkrāpt. Un ne tikai šajā gadījumā, tur varēja būt arī daudz nopietnākas sakas, ja to, piemēram, būtu skatījies kāds jau noziedznieks, kurš, piemēram, būtu noskatījis pašu īpašumu, piemēram, uz aplaupīšanu. Tāpēc, jā, pirms mēs kaut ko arī publicējam, mēs arī bieži vien nepievēršam uzmanību aizmugurējam fonam, kas mums ir mājās taisot bildes, un bieži vien arī šīs bildes foni ļauj krāpniekiem izsecināt, kādas arī tas mūsu finansiālais status un stāvoklis arī pašā sabiedrībā. Līdzīgi arī kā pie bildēm, arī vēlos piekomentēt, kad arī padomājam to, ko mēs arī rakstām internetbankas pārskaitījumos, jo arī šeit ir diezgan būtiski saprast. Un, piemēram, kā piemērs, tad jaunietis, kurš spēlēja basketbolu treniņu laikā saplēsa savu basketbolu bumbu. Lai ietaupītu laiku vai ātrumu, vienkārši jaunietis bija devis ziņu savam tētim, kad viņam vajag jaunu bumbu, un tēvs vienkārši bija palūdzis lācu to naudas pieprasījumu, un jaunietis bija vienkārši aizskatījis naudas pieprasījumu par bumbu. Ģeopolitiskajā situācijā, diemžēl, šis nebija tas pareizākais scenārijs abiem diviem, gan tēvam, gan dēlam, jo, diemžēl, skatīt pārskatījumu par bumbu nebija tas pareizākais scenārijs. Ja mēs skatāmies arī tālāk, tad izvērtējam tiešām arī īpašos un kritiskos piedāvājumus. Ja mēs esam skatījušies, piemēram, tie pašā Sportlandā, tās pašas Nike botes, kuras maksā, pieņemsim, 100 eiro, un pēkšņi jums atnāk īpašais piedāvājums, ka tās pašas botes ir dabūjamas uz pusi lētāk ar labākiem nosacījumiem, pēdējais izmērs, tieši mūsu izmērs, tad pirms mēs autorizējamies un pērkam kādu preci kādā konkrētā mājaslapas pusē, mēs ieteiktu izpētīt pārējās preces un kopējo mājaslapas puses pieejamību. Vai šī mājaslapas puse vispār un šis uzņēmums ir pieejams, vai viņš strādā, kādas ir atgriešanas politikas un pārējā informācija. Bieži vien krāpniecības saitos šie
visi aspekti nav minēti, tā ir tikai viena vai divas līdzvērtīgas preces, kuras tajā saitē ir pieejamas. Un noteikti arī izglītojam sevi, klausamies ziņas, mēs varam klausīties un lasīt arī tos pašus podkastus un blogus. Arī Swedbank ir izveidojusi ļoti labu Swedbank blogu, kurā mēs arī liekam aktuālāku informāciju gan par privātpersonu krāpšanas iespējām, gan arī par risinājumiem un citām niansēm, kā pasargāt sevi šobrīd un nākotnē. Un, ja mēs arī dodamies tālāk, tad viennozīmīgi tas atslēgas veids, kā pasargāt arī sevi, ir izmantojot bankas maksājuma karti. Jo bankas maksājuma kartes krāpšanas veidi nekur nav pazuduši, viņi joprojām ir arī aktīvi. Kaut gan mēs kā banka esam šos krāpšanas veidus un savu bankas maksājuma karti daudz maz optimizējuši tādā veidā, lai pasargātu klienta datus, bet mūsu bankas maksājuma karte principā arī ir viens no sensitīvajiem mūsu datu izpaušanas veidiem. Un uz kartes tomēr virsū ir mūsu vārds uzvārds. Uz kartes virsū ir kartes numurs, CV2 kods un derīguma termiņš. Faktiski visa nepieciešamā informācija, ar kuru krāpniekam būtu pilnībā pietiekoši, lai veiktu vienkārši krāpniecības darījumus mums pašiem to nezinot. Un bieži vien arī mēs, veicot šos pirkumus ar bankas maksājumu karti, arī apstiprinam un pieregistrējam, piemēram, konkrētajā mājaslapas pusē. Kā piemērs, tas arī varētu būt tas pats 220 Latvijā, AliExpress, Temu un Sheins. Tad, lai vienkārši nebūtu regulāri veicot pirkumus šajos saitos, mēs vienkārši bankas karti esam tur jau pieregistrējuši un atstājuši. Un mēdz būt situācijas, ka pakalpojums sniedzējs var tikt arī zem krāpnieka sloga un var būt uzlausts, līdzīgi tā kā tas bija arī Bookingā, kad vienkārši tika veikti vairāki rezervācijas un darījumi cilvēkiem to pat nemaz nedarot, bet tādā veidā krāpnieks vienkārši var tikt klāt jūsu finansēm. Tāpēc tas, ko tiešām mēs ierosinātu, vienkārši padomāt par kartes drošību. Šeit ir vairāki varianti, kā mēs varam pasargāt sevi tieši pirkumiem ar bankas karti. Ja šie pirkumi mums nav regulāri, bet mēs viņus veicam ik pa laikam, bet ne bieži, tad viennozīmīgi, ka katrai bankai būtu jābūt iespējai atslēgt un ieslēgt šos pirkumus savā mobilajā lietotnē vai internetbankā kopumā. Tādā veidā vienkārši neveicot šos pirkumus ar bankas karti vai digitālajā veidā, mēs vienkārši būtu sevi pasargājuši pret krāpniecības darījumiem. Otrs variants, mēs arī varam ierobežot savus internetbankas pārskaitījuma limitus un arī pirkuma limitus. Tādā veidā pasargājot sevi pret krāpniecības darījumiem, ka krāpnieks, piemēram, nevarētu vairāk, kā, piemēram, tikot klāt mūsu bankas kartei, dienā iztērēt vairāk kā, piemēram, 20–30 eiro. Tā kā tai opcijai būtu jābūt iespējamai, un to mēs arī paši varam sakārtot un mainīt jau pēc savām vēlmēm un nepieciešamībām. Otrs variants, ko mēs varam ieteikt, ja tiešām tie pirkumi internetā mums ir ļoti liela un neatņemama sastāvdaļa, tad varbūt ir vērts padomāt par atsevišķa konta izveidi, kas ir bezmaksas pakalpojums, un vienkārši paņemt papildus klāt bankas maksājumu karti un vienkārši izmantot šo kontu un šo karti tikai pirkumiem internetā. Tādā veidā pasargājot savu galveno kontu un galveno karti no papildus nevēlamām situācijām. Ja tomēr tā situācija ir tāda, ka šie pirkumi mums ir tiešām ikdiena, tad viens no veidiem, ko var arī izmantot, ir kredītkarte. Te jau katra banka Latvijā arī piedāvā šo kredītkartes iespēju. Katrai bankai gan mainās tie nosacījumi, bet tas galvenais aspekts ir tāds, ka veicot pirkumus ar kredītkarti, šie pirkumi ir pasargāti pret situācijām, kuras nesedz pats ražotājs. Līdz pat 180 dienām atkarībā no kredītkartes veida, kuru esam tajā brīdī arī izvēlējušies. Jā, tad, ja mēs arī skatāmies, tad noteikti pievēršam arī uzmanību atslēgas veidiem digitālajā vidē. Jo šobrīd viens no veidiem, ko mēs izmantojam patstāvīgi, galvenokārt gan arī izvērtēju katrs iedzīvotājs un bankas klients, ir Smart ID aplikācija, taču autorizācijas rīki internetbankām ir daudz un dažādāk. Tas var būt Smart ID, kas ir šobrīd tāds kā viens no izvēlētākiem risinājumiem, tā ir biometrija, kur mēs varam papildus vēl pasargāt savas finanses. Tie var būt atsevišķi PIN kodi, kurus mēs varam uzlikt savām mobilajām lietotnēm, koda kalkulatori, e-paraksti un e-mobila autorizācijas iespējas. Kāpēc tas ir nepieciešams? Kāpēc divi ir labāk nekā viens? Jo bieži vien krāpnieks var tikt klāt jūsu smart kontam. Viņš var savā ierīcē
vai savā tehnikā izveidot jūsu smart kontu un bloķēt jūsu pieeju internetbankai. Tajā brīdī labākais scenārijs ir zvanīt uzreiz bankai, bet ja tas neienāk uzreiz galvā, tad mēs vienmēr mēģinām kaut kā autorizēties paši vairākas reizes, kamēr tas nesanāk. Taču, ja mums ir papildus autorizācijas rīks, kāds no minētajiem sarakstā, mēs varam paši autorizēties savā internetbankā, pasargājot savu finanšu situāciju pret krāpniekiem. Ja mēs arī runājam par pašiem krāpniekiem, un ja tomēr ir tā sajūta, ka mēs esam nonākuši krāpniecības redzes lokā vai krāpniecības tīklā, vai arī, ja mums liekas, ka mēs varētu būt šajā krāpniecības upuru sarakstā, tad viennozīmīgi, kur vērsties pēc palīdzības. Pats pirmais viennozīmīgi būtu autorizēties iekšā savā internetbankā un apturēt savus bankas datus un karti, tādā veidā pasargājot sevi automātiski. Ja nu tomēr tas nesanāk, tad viens no variantiem ir arī pārbaudīt smart piekļuves kontus. Tas, ko mēs esam izveidojuši kā savu banku klientiem, kad autorizējoties internetbankā caur maksājumu iedaļu, jums ir arī iespēja redzēt, cik tad jums smarti ir realitātē uzinstalēti. Loģiski būtu jābūt tikai vienam smartam un vienam kontam. Taču, ja jums ir redzami un ja esat mūsu bankas klienti un ir redzami vairāki smarti un tiešām nav šie vairāki smarti vairākās ierīcēs, mēs vienkārši ieteiktu dzēst no apakšas uz augšu, lai beigās paliek tikai tas viens pēdējais. Mēs noteikti varam arī sazvanīties ar savu banku, jo katrai bankai ir savs diennakts palīdzības tālrunis, kurš tad var jums arī telefoniski vai nu apturēt jūsu internetbankas darbību vai arī pašu bankas karti atkarībā no situācijas, lai pasargātu jūsu finanšu līdzekļus. Jā, un noteikti jūs varat arī ziņot valsts policijai, ja ir noticis kāds krāpniecības gadījums, jo valsts policija var jums arī palīdzēt tikt atpakaļ pie šiem naudas līdzekļiem, jo ir arī dzirdēti šie veiksmes stāsti, kā arī jūs varat reģistrēt viņus CERT.lv mājaslapas pusē, kas arī var atvieglot krāpniecības schēmas darbības uz nākotni. Varbūt ne uz ilgu laiku, bet īstermiņā viņi var tomēr palīdzēt sakārtot kaut to pašu tālruņa numuru, kurš vienkārši būs tajā brīdī bloķēts vai apturēts, un krāpniekam tas neapturēs viņa darbību, bet tas var nedaudz vismaz ierobežot uz kaut kādu konkrētu laiku, nērtības ziņā vienkārši viņam meklēt jaunas ierīces vai jaunus numurus, ar kuriem tad veikt šos darbības. Un noteikti semināra beigās no mūsu puses mēs vēlos jums arī pateikt lielu paldies, kad atradāt laiku pieslēgties mūsu semināram, paklausīties par krāpniecības veidiem. Ceru, ka katrs no jums ir atradis vai arī sadzirdējis kādu krāpniecības veidu, ko nākotnē piefiksēt un no tiem uzmanīties, un es vēlētos jums arī palūgt noskanēt QR kodu, jo noskanējot QR kodu jums būs arī iespēja sniegt savu atgriezenisko saiti semināram. Kas patika, kas nepatika, ko vēlētos uzlabot, ko nākotnē būtu jāpārstāsta padziļinātāk. Tas ļaut arī mums nākotnē vairāk un efektīvāk izkopt savas darbības, ar kurām tad mēs varētu pēc tam griezties un iet pie jums ciemos. Un no manis tas būs paldies šobrīd. Varbūt tev, Kristīne, ir kaut kas piebilstams, jā. Nē, Pēter, es arī noteikti teikšu liels tev paldies. Es gan diezgan bieži, kad nonāku līdz šim QR sadaļai, dzirdu auditorijā, vai tiešām drīkst skenēt šo QR kodu, vai nebūs kāds krāpniecisks gadījums apakšā. Jā, reko jau arī starp citu šātā tikko ir, vai caur QR kodiem nenotiek pikšķerēšana. Notiek arī krāpniecības gadījumi caur QR kodiem, bet pirmais signāls, kas ir noteikti QR kodu neizmantot tajos, kuros ir maksājuma pakalpojums. Jo ir dzirdēts arī Latvijā, kad ir uzlīmēti viltus QR kodi, kur jānorēķinās, piemēram, par elektroauto uzlādi. Jā, kur tur pieejot klāt, mēs it kā noskanējam, apstipram, bet krāpnieki bija izmantojuši un pārlīmējuši, un tādā veidā mēs varam arī apstiprināt un pārskaitīt darījumu ne tam, kam mēs vēlamies. Jā. Bet šeit jūs nonākat aptaujas rezultātā, un te nav jāmaksā nekas. Tāpēc pievēršam arī uzmanību tas, kad mēs noskanējam, ko un kam mēs arī veicam maksājumus, jo tiešām, kā arī kolēģi minēja, ir dzirdēti tie stāsti, ka noskanējot QR kodu, mums parādās, piemēram, tas līdzīgais saites uzbūves princips, bet apakšā tur būs tiešām tas pats krāpnieks, kurš vienkārši kaut kādā veidā mēģinās jums tikt pie jūsu naudas līdzekļiem. Semināra laikā mums ir arī ienākuši daži jautājumi pie tā slaida, kur mums bija video par
investīcijas krāpšanu, un tad tur ir jautājums, kā tad tur ir iespējams ieķīlāt dzīvokli, kur īrēju? Nu, Es viennozīmīgi. Man neesmu. liekas, tas vairāk bija kā joks no Kaspara, bet viņa Jā. nākamais jautājums, un 2 no viņa ir gan tādi, ko mēs gribētu jums uzdot, kā ekspertiem. Jā, nu es ceru, ka tas bija joks, jo tiešām īrēt dzīvoklī nevar ieķīlāt, to var ieķīlāt dzīvokļu īpašnieks viennozīmīgi. Un tā, Jā. mēs īrējam, mēs neesam īpašnieks. Un tad, jā, Kasparam ir jautājums, kā darba devējs var iegūt šādu informāciju par jaunieša pieredzi būt par naudas mūli? Es varu tur arī pateikt, tieši kāds ir no bankas puses, jo nākot uz banku strādāt pirms tiem 7 gadiem, ir jāpilda veidlapa, kur mēs dodam piekrišanu, ka darba devējs var pārbaudīt reģistros mūsu sodāmību un mūsu kaut kādu likuma pārkāpšanu. Protams, ka tie nebūs visi darba devēji, kas to var darīt un kas to arī dara, bet ja darba devējs tiešām vēlās un rūpējas gan par savu reputāciju, gan arī par savu kopējo koptēlu, tad viņi var prasīt no darbiniekiem šo piekrišanu, un tad, ja darbinieks grib šeit strādāt, viņš var dot to savu piekrišanu uz izmeklēšanu. Jā, Protams, tā nebūs varbūt pieredze. Varbūt jaunietim ir bijusi tik pieredze, bet viņš tomēr nav nonācis tieši tiesas priekšā, un viņam nav bijusi šī krimināla vajāšana, un viņam nav krimināla lieta. Protams, par to vienkārši darba devējs informāciju noteikti nevar iegūt. Nu, dodoties uz darba interviju, pirms tam jau arī par to netiek analizēts un skatīts, bet, kā jau arī Pēters teica, ir attiecīgi amati, attiecīgas darba vietas, kur tomēr pieņemot darbā pārbauda mūsu kriminālu pagātni, lai mēs varētu pilnvērtīgi pildīt savu vēlamo ieņemamo amatu. Bet es arī pie reizes, pie naudas mūļu runājot, esmu ielikusi ierakstu no sižeta, ja gadījumā kāds nav redzējis, Aizliegtais paņēmiens, kurā ir tāda dokumentāla filma, bet tāds dokumentāls, kā tas tiešām notiek, lai jums ir tas priekšstats, ka tiešām Latvijā arī tiek meklēti šie naudas mūļi un kad, diemžēl, atsaucās. Un, ja mēs skatāmies uz tādiem datiem, tad pagājušo gadu ir notiesāti 72 naudas mūļi, kur jaunākais vien ir 16 gadus vecs, un vecākais ir 71 gads. Kristīna, sakiet, lūdzu, varbūt ir zināms, uz kā vervē šos naudas muļus. Tie tātad ir labticīgi, vai arī šiem cilvēkiem drīzāk ar kaut kādu piespiešanu, manipulāciju? Kā viņi parasti kā mēs savus ir tā, bērnus varam pasargāt arī? Jā, sākumā ir ar naudas vilinājumiem. Tas, ka mums sonu klaunu palīdz, man tur paziņa piestrādā, bet viņam nav konts vai viņam ir kaut kas noticies ar karti. Mēs ieskaitīsim tavā kontā, un līdz ar to tev par to tiks kāda daļa no tās. Un, protams, mēs to izdarot vienreiz, otro reizi, un kad mēs jau saprotam, kas tas tāds ir, mēs sākam atteikties, un ir bijis, kad arī šantažē, protams, arī tālāk. Ja? Bet vai nu tas ir tiešām nezināšana, vai nu vēl skatoties šo pašu arī aizliegto paņēmienu, ir sludinājumi dažādos sociālos tīklos, kur mūs uzrunā, sasauc kopā vairākus, tās ir vakarstundas tuvu 12, kad, jāsaka tā, krāpnieki arī zina to, cik daudz mēs varam dienas laikā noņemt skaidrā naudā, cik dienas laikā mēs varam pārskaitīt, kādi ir šie limiti. Nu, un parasti pusnaktī šie limiti atkal atjaunojās, jo ir jauna diena sākusies, un tad, lai viņi īsā laika brīdī pēc iespējas vairāk šo naudu varētu, kā saka, atmazgāt, viņi arī izmanto šīs vakarstundas, kas ir diezgan tuvu 12. Man liekas, Kaspars grib kaut ko papildināt par to pašu. Droši. Kaspars mikrofons. Jā, man ir diezgan līdzīgi, ka es Zoom platformā neesmu vairs pieredzis strādāt, bet mans vārds Kaspars Zālīts, es no Finanšu nozares asociācijas, un es gribēju arī pateikt paldies gan Svetbank kolēģiem, gan arī Nataļai par to, ka mums ir tāda iespēja šeit arī jūs visus uzrunāt. Bet tas, ko es vēlos arī papildus, ko Kristīna teica par aizliegto paņēmienu, bet arī TV3 tika rādīti raidījumi par sargi, par policijas darbiniekiem. Un, teiksim, godīgi, ka
tas bija diezgan katastrofāli par to, ka seniori tika apkrāpti milzīgos apmēros, skaidrā naudā. Un jaunākās tendences, tā kā es ikdienā arī strādāju saziņā ar bankām un tiesību sargājušām iestādēm par krāpniecības gadījumiem, tad šeit visus klātesošos es varu brīdināt ar to, ka ik viens no mums var būt krāpšanas upuris. Arī Pēters, arī Kristīna. Jāsaka, jaunākās tendences tieši parāda to, ka tie ir augsti izglītoti cilvēki. Un viņus viens no gadījumiem, kas ir bankās, ir bijis tāds, ka cilvēki izņem vairākus 10 000 eiro. Viņus atrunā bankas darbinieks, bankas drošības dienests. Viņi ir izsaukuši policiju, kas arī policija saka, ka šī ir krāpšana, un cilvēks izņem šo naudu un atdod viņu krāpniekiem. Un šajā gadījumā tā ir viena no tendencēm, kas arī parādās. Un, no visa finanšu sektora puses, lai ko arī cilvēki teikt, mūsu interese ir tāda, lai jūsu līdzekļi ir drošībā. Tā kā tā ir tā mūsu interese, jo ja mūsu klients nebūs drošībā, tad savukārt mums nebūs uzticība arī no pārējiem. Ja? Tā kā tā ir tā mūsu arī pamatlieta. Tā kā, tas ir tikai tāds mans iestarpinājums. Kristīna minēja par to un par raidījumu. Un arī, tā kā naudas mūļi ir aizvien vairāk. Un it īpaši izmantojot jau arī ne tikai Latvijas kartes, bet arī mums citi jauni finanšu tehnoloģiju rīku veidiem, tā kā jābūt šajā gadījumā diezgan uzmanīgiem. Jā, tas paldies, bet es jums arī, kolēģi, gribēju pašā vēl pateikt milzīgi paldies, ka gan Natālijai par organizēšanu, gan Kristīnai un Pēter par atsaukšanos. Tas ir super. Kaspar, paldies par labiem vārdiem, bet mums, vai ne, Kristīna, vēl ir 2 jautājumi čatā. Viens ir no Kaspara, kurš mums prasa par riskiem saziņai WhatsApp vairāk pakomentēt. Un tad es otru redzu no Ivetas, vai ne, par Revolutu vietni, un arī jautājums Svetbank kolēģiem, vai varbūt Svetbank plāno kaut ko līdzīgu, tātad iespēju uzģenerēt vienreiz lietojumu virtuālo karti. Un tad būs 2 jautājumi no manis vēl beigās. Paldies par Ivetu šo Revolut karti, kas ir uzņemēta vienai reizē kā virtuālo karti. Dotajā brīdī mums šāds piedāvājums nav, bet vai top vai būs, jāsaka tā, tas varbūt arī bankā savu veidu ir tāds, pirms mēs kaut ko ziņojam ārpus, noteikti vēl nav zināms, arī mums kā parastam darbiniekam, protams, tas viss ir tiek turēts noslēpumā, bet viennozīmīgi, ko es varu teikt, to, ka parasti jau pielāgojās. Ja viena banka ir ieviesusi kādu labu lietu, un mēs redzam, ka tas darbojās, un ka tas atvieglo mūsu ikdienu, tad parasti arī aizvien nākošā banka par to plāno un lēnām arī ievieš. Tiklīdz noteikti tas būs gan digitāli iespējams un pārliecināt par visu drošību. Ticu, ka nākotnē digitālām tendencēm attīstoties, kad arī šādu veidu karti varētu būt, bet dotajā brīdī nav. Runājot par WhatsApp izmantošanu, varu teikt vienīgi, protams, pārstāvot Svetbanka saziņā ar klientiem neizmanto WhatsAppu, un līdz ar to tā kā es arī nepārstāvjam WhatsAppu un šo drošību. Jāsaka tā, grūti komentēt, bet var teikt, ka, man liekas, ik viens mēs ikdienā izmantojam gan arī WhatsAppu, lai saziņā, tāpatās arī es noteikti sazinos ar kolēģi, ar Pēteri WhatsAppā un pārsūtam dažādas, komentārus un bildes, bet noteikti tādām lielām iestādēm WhatsApps nebūs primārais saziņu līdzeklis. Jā, varbūt kādam nelielam uzņēmumam, kas ienāca tirgū, kāpēc gan ne, viņš nevarētu aizsūtīt kādam savam klientam atbilstošu bildi, vai vieglāk ir nosūtīt rēķinu WhatsAppā, tas ir tikai cilvēciskais faktors.
Jā, bet mums ir jāizvērtē vairāk tas, vai tiešām šāda veida iestāde piedāvās tikties tajā platformā atbilstošajā. Tieši tā, un es gribu arī piekomentēt, ka tur jau ir arī jāsaprot, ja mēs to rēķinu vai, piemēram, to informāciju gaidām, un tā saraksta ir bijusi, tad jau tur viss ir kārtībā, bet ja viņi vienkārši atnāk, tad tīri vienkārši mums negaidot, tad tur tas būs vienkārši izvērtējami, vai ir vai nav. Un jā, un bankas, kā sazinās, bankām šobrīd drošākais veids ir bankas ziņojumi. Tas ir, principā, vienīgais veids, kad mēs zinām, ka klients būs klients, un klientam būs pārliecība, ka tā būs banka. Tas ir vienīgais veids, kas ir ar drošāko veidu, autorizāciju savā internetbankā. Paldies, Kristīne, paldies, Pēteri. Ja mēs drīkstam vēl pāris jautājumus uzdot, un kolēģi ir vēl ekskluzīva iespēja uzrakstīt jautājumus čatā, ko Andrejs tikko izdarīja. Vai banka analizē, kuri sociālie tīkli ir drošāki, WhatsApp, Signals, Skype un tam līdzīgi? Ne jau droši vien jautājums ir saziņā ar banku, bet kopumā, kuri no visiem ir drošāki? Pēter, varbūt tu vari. Es gribētu teikt, ka nē, mēs kā banka neanalizējam tādu pakalpojumu, jo, kā es arī minēju, mums iet mūsu kanāls, kas ir katras bankas internetbanka, kas ir tas autorizācijas rīks, jo, ja arī jūs, piemēram, gribētu bankas konsultāciju attālināti ar konsultantu vai finanšu konsultantu, tad tas būtu uzaicinājums caur jūsu internetbanku. Kurš no visiem kanāliem ir drošāks? Es gribētu teikt tajā kanālā, kurā mēs individuāli kā personība jūtamies droši, tajā mēs arī varam strādāt, vienkārši pievēršam tiešām tur uzmanību tām mazajām detaļām. Vai tas pakalpojums vai tas piedāvājums man ir bijis sarakstē, vai esmu gaidījis, vai vienkārši viņš ir man randumā iekritis un es vienkārši viņu attaisu vaļā. Paldies. Tad faktiski kritiskā domāšana. Un tad, ja es varu, man ir faktiski 4 jautājumi, ko gribētos uzdot. Pirmais, jūs pieskaraties savos slaidos, bet varbūt mēs varam vairāk apkopot. Telefona sarunas laikā, ja mēs runājam tieši par dzīvu sarunu, kad mums zvana telefona krāpnieks, kuri varētu būt tie sarkanie karodziņi, kur cilvēkam jāsāk domāt, ka kaut kas varbūt nav labi. Es sapratu, vienmēr ir kaut kāds baiļu moments, ja, ka mūs cenšas ir kaut kāds risks zaudēt mūsu īpašumu, piemēram, nauda tiek izkrāpta, vai arī tie video, kad kāds ir nokļuvis nelaimes gadījumā, avārijā vai slimnīcā. Ja. Tad es saprotu, ir kaut kāds neliels moments, kur upuri cenšas izolēt, kad notiek izmeklēšana, nevienam nedrīkst stāstīt, ja? Un tas šādā veidā iegūst uzticību. Un tad, Kristīne, jūs arī pievērsāt uzmanību uzbazīgai sārunai, ja? Tādam. Vai šie elementi ir pareizi, kam cilvēkam jāpievērš uzmanību, vai ir vēl kaut kas, kur jāsāk satraukties, kurā brīdī jānoliek klausuli un jāpārzvana? Es teiktu, ka jā, ir viss tas, ko jūs tikko nosaucāt. Tā arī ir, bet vēl viens noteikti sarkanais karogs ir tas, ja jums zvana un stādās priekšā kā banka, nekad banka nejautās jums konfidenciālu informāciju pirmkārt autorizēties, jo ja banka jums zvana, banka jau zina, kam zvana, jā, viņi pārjautās, ar ko mēs runājam, un izējošā zvanu laikā tas vairāk būs informatīvs, varbūt tāds personīgi saistīts ar jums. Mēs nekad jums nezvanīsim un neteiksim, no jūsu konta šobrīd iet prom nauda, lai to tagad apturēt, vai notiek krāpnieciskas gadījums, kad jums šobrīd ir tagad jānosauc jūsu identifikācijas līdzekļi, lai mēs varam autorizēties un apturēt. Tas jau ir noteikti pirmais signāls, jo ja banka jums zvanīs, viņi nekad neprasīs jums šos identifikācijas līdzekļus. Ja jūs zvanat mums uz kontaktu tālruni, kas ir mūsu centralizētais, katrai bankai ir savs, jā, lai mēs jūs varam apkalpot attālināti, tad jā, bet tad jūs jau zvanat mums. Bet ienākošā zvana laikā, kas ir jums no bankas, nekad neprasīs. Ja, piemēram, ir gadījumi, kad banka saprot, ka karti ir jāaptur vai internetbanka ir jāaptur, ir noticis. Banka nosūtīs jums SMS, lūdzu sazinieties ar savu banku. Ja jūsu kartes darījumi ir apturēti, lūdzu sazinieties ar banku. Un nebūs vairāk nekas cits. Ja, nebūs papildus hipersaites, ja, un zvanu laikā šis spiedienas sajūtas, datu, kad mēs prasām. Ko es vēl tādu, Pēter, nepateicu? Es varbūt gribētu, kā Kristīna to arī teikt, tu principā pateici visu, kā ir, jo šīs krāpniecības sarunas, viņas jau galvenokārt ir atpazīstamas jau pirmkārt ar to, ka viņa būs uzbāzīga,
viņa mēģinās vienkārši tīri psiholoģiski, jebkurā gadījumā vienkārši iedzīt mūsu stūrī, jo tur apakšā vienmēr būs kaut kas trauksmains. Tur nekad nebūs viss tā kā vienkārši, kad zvanīs un informatīvi mēģinās izstāstīt. Bet tiešām šīs sarunas, cik arī filiālē nākuši klienti vai zvanījuši mums, tad viņas tiešām vienmēr ir ar to, ka tur ir ātri, ugunīgi, bez mazliet māja deg, fiksi ir jāmok ārā. Viņi vienkārši neļauj loģiski domāt, jo tikai tad, kad mums atslēdzās mūsu loģiskā domāšana, tad mēs arī esam visievainojamākie. Tad mēs nespējam izsekot līdz tam, kas mums tiek teikts, un mēs vienkārši kaut ko ātri darām, grābjam, pat nedomājot par tā sekām. Bet jā, banka veicot zvanus nekad, principā ne tikai banka, bet jebkurš pakalpojums sniedzējs uz izējošo zvanu savam klientam nekad nerunās sensitīvu informāciju, jo nekad nav tā 100% pārliecība, kad es runāšu ar Jāni, kuram es esmu pazvanījis. Paldies, Pēteri, paldies, Kristīne. Es varu tikai piemetināt, ka tās schēmas mēs būtu sarežģītākas ne tikai zvans no bankas, bet 3 sekojuši zvani no dažādām personām. Un šeit ir arī jautājums, kā tiek uzlaustas un vai tiek uzlaustas datubāzes. Manas mammas gadījumā, kas kļuva varbūt par tādu arī pamatu, varbūt semināru rīkošanai, bija gadījums, kad viņa pati zvanīja uz biti, viņa gaidīja zvanu, jo viņa ir iemācīta neatbildēt uz neatbildētiem zvaniem, un viņai zvanīja bite pārstāvis. Un no bites uzģenerētā telefona, kas rādījās kā no bites. Un šīs bite pārstāvis uzlika mammai šo ekrāna dalīšanās ierīci. Un ir uzticība, jo mamma pati veica zvanu un pati gaidīja darbību. Nākamais zvans bija no policijas darbinieka, kurš pateica, ka ir tātad krāpnieki, informācija tiks nodota bankai, un nākamais zvans būs jau no bankas darbiniekiem. Un tad zvanīja pati banka arī latviešu valodā, un tātad lūdza pilnīgi tā kā jūsu slaidā nodot karti, kur ir nepieciešama izmeklēšana jaunas kartes izsniegšanai. Tā kā šeit ir tāds, kurā brīdī šeit vajadzēja ieslēgties sarkaniem karodziņiem, tikai droši vien tas, ka pateica, ka ir izmeklēšana un nedrīkst dalīties ar šo informāciju ne ar vienu un stāstīt pa telefonu. Tās schēmas tiešām iet plašumā, un jautājums ir tāds, vai krāpnieki tiešām šādā veidā var pieslēgties arī citām datubāzēm. Jūs minējat Booking, man liekas, sākumā, kur ir viltus piegādātāji, viņi droši vien šādā veidā pieslēdzās uzņēmumiem. Un šādā veidā viņi pēc tam var kaut kā kontrolēt, kurš zvana un redzēt šo zvanu datubāzi. Tas tā notiek? Es gribētu teikt, kā precīzi viņi uzlauž tos datus, mums īsti nav pašiem zināms, jo tur apakšā ir ļoti meistarība tā būtība, bet jā, viņi... Tas vienkārši pēdējais gadījums, kāpēc es to Booking arī minēju, tas arī bija tāds viens no lielākajiem krāpšanas veidiem tieši šajos kopējos platformas iepirkšanās vietās, kur vienkārši krāpnieks bija ticis klātā šiem te klientiem, šim te portfelim. Es gribētu teikt, ka viņi vienkārši bija veikuši šīs pēdējās rezervācijas dubultā un pat 3-kārši, bet kā viņi tiek klāt, man nav pat... Diezgan bieži ir sakritība, kad klienti mēs netīšām uzķert, kad krāpnieks ir trāpījis tajā brīdī, ka mums ir tiešām bijis tajā brīdī vai nu ar biti vai kādu citu saruna, un viņi ir trāpījuši to īsto brīdi momentu, un līdz ar to mēs esam arī noticējuši, ka tā tas ir, jo es taču tikko ar to runāju, jo es esmu arī saskārusies ar klientiem, kas man teica, ka es tikko saņēmu paciņu, un pēc tam man atnāk īziņa, Klau, jums ir jānomaina adresi, un tad jau tas piegādātājs ir nopludinājis manus datus. Tā ir vienkārši bijusi tajā brīdī sakritība. Un šeit jau sarkanais karodziņš bija tas, ja sapratu, kad mammai bija jādalās ar ekrānu, kad viņa līdz ar to viņu ir ielaidusi iekšā savā telefonā. Tas jau ir pirmais signāls. Arī bite nekad neko tam līdzīgi nesolīs. Arī telefona operators nelūgs ielādēt speciālo aplikāciju, lai mēs tagad varētu redzēt, jo krāpnieka mērķis bija iegūt pēc iespējas vairāk informāciju. Krāpnieks saprata, cilvēks ir gados, līdz ar to viņš varēja arī rīkoties, un te jau aizgāja tālāk. Mamma noticēja identitātei, ka tiešām zvana bite, un tad jau aiziet viņu iestrādātās schēmas. Jo krāpniekam ir mērķis pārliecināt mūs, lai mēs noticam viņu identitātei. Un tad, protams, šī ir standarta jau policija, bankas speciālisti, un viņi to arī dara tāpēc, ka viņi jūta, šis tā kā īsti vēl nenotic man, ir jādomā kaut kādu dziļāku. Un te viņi saka, jums tulītās piezvanīs policija. Un ko viņi savā darba ofisā pasauc, kurš tur blakus sēž, Klau, tu būsi policijas darbinieks un novirz to zvanu tālāk.
Arī viņiem ir, jāsaka, tā darba stāsts, ir ilgadējāki darbinieki, noteikti vairāk pieredzējuši, kas vairāk atkal māk strādāt. Nu, tā kā būs nākošais bankas darbinieks atkal, jā. Jo viņi jūt, ja viens netiek, viņi aiziet, jo šis ir dzirdēts, ka viņš šādā veidā arī to dara. Bet sarkanais karoks jau bija pirmais. Jā, tas telefona dalīšanās. Sūta. Ir kā papildus apliecinājumi. Tā kā, es saku, tās schēmas viņiem ir ļoti daudz. Ja agrāk bija tikai viens scenārijs, tad tagad jau tur ir izpētīts apakšā jau tas pats klienta ēpasts, ja viņš ir ticis klāt viņam, un tur jau ir izpētīts gan saraksties, gan tie paši operatori, un noskaidrot ar jau pašu operatoru nav jau nemaz sarežģīti, jo šobrīd ir kopējie Google atrodamie saiti, ierakstam telefonu numuru, mēs jau redzam, pie kura tīkla mēs piesaistamies klāt, un tas jau ir tas pirmais, kad, hei, tu esi bite, paskatāmies tavus sociālos tīklus, Facebook, Instagram, mēs redzam aptuveni, kur tu dzīvo, aptuveni, ko tu dari, un tad jau tas krāpnieks tādā veidā pamazām uzstājas tādu savu schēmu, kā viņš apvārdo mūs. Vai šie krāpnieki izveido tādu, upuru datu bāzi? Piemēram, ja vienreiz schēma bija veiksmīga, jo tas ir tas, ko es pamanīju, manai mammai pēc 3 mēnešiem zvanīja ar manu AI ierakstītu balsi, sakot, it kā zvanīja es, ka es esmu slimnīcā ar 2 salauztām ribām un ir nepieciešama ātra nauda. Mamma bija izglītot, nolika klausuli un pazvanīja man, bet tad pēc pusstundas nāca viltus gāzes darbinieks un centās iekļūt dzīvokli. Un šis jau kļūst biedējoši, jo izskatās, ka ir kaut kāds datu bāze tiešām, kurā viņi redz cilvēki, kuriem ir vieglāk piekļūt klāt. Vai tāda eksistē? Kristīna, jūs mājat ar galvu droši vien, ka jā. Ir, jā, varbūt semināru laikā mēs to nepateicām, bet jā, krāpnieku mērķis jau sākumā arī, kad viņi iegūst to datus ar dažādām tām pikšķerēšanās, ar hipersaitēm, viņu mērķis ir pēc iespējas vairāk iegūt informāciju. Viņiem ir tā savu datu bāzi, kur viņi apkopo informāciju un tālāk jau veic šīs manipulācijas. Un tad, kad jau tas upuris ir vienu reizi šo mazo rociņu pirkstiņu jau padevis, tad ir viss, viņi jau zina. Šeit ir iespējas manipulēt vairāk, šeit ir kaut kas jau noticis iepriekš, jo visbiežāk šīs schēmas ir tādas, jā, jūs teicāt, kad zvana tā kā meita, nonāk uz slimnīcā, bet jā, ir krāpnieku upurs, kurš tiešām ir reālu zaudējumus guvis un ir sapratis, ka, jā, man ir krāpnieciska schēma, paiet mēnesis, paiet pusgads, paiet gads, un te ar mums sazinās vispasaules jurists, kurš saka, krāpnieks ir noķerts, tas jūsējais, jūsu naudu ir iespējas atgūt. Un turpinās atkal jau tālāk ar mums manipulācija. Šis sūta mums dokumentus, ka nauda ir, atdodam, ja. Viss, mēs tiekam, un jāsaka, tas ir vēl grūtāk, jo parasti tie, kas ir nonākuši tajā krāpniecības schēmā, mums ir grūti šos naudas līdzekļus, kas iepriekš zaudēti, ir norakstīt. Un, protams, mums ir laika iekšējas cerības, ka var dabūt atpakaļ. Un šeit man atnāk ēpasts, Klauvis, varu dabūt atpakaļ. Ja? Tā ticība, protams, iekšā ir, un mēs esam gatavi atkal pārskaitīt naudas līdzekļus, lai dabūtu tas, kas ir iepriekš zaudēts. Bet viennozīmīgi nē. Datu bāze, jā, viņiem ir, viņi strādā un noteikti pēc kāda laika viņi atkal un atkal noteikti sazināsies. Kasparam bija līdzīgs jautājums, kā man tālāk, ja, un pirms Anželikas jautājums, kas ir ļoti bankas kompetencē. Tieši jūs minējat prezentācijā, ka, Pēter, jūs teicāt, ka ir veiksmes gadījumi. Kas ir tie veiksmes gadījumi, kad reāli bija atklātas šīs schēmas? Un Kaspars jautā čatā, vai tiešām policija neko nevar darīt, jo izskatās, ka krāpnieki uzsēdušies uz cilvēku, viņi vienmēr ir 2 soļus priekšā. Droši vien ņemot vērā tos miljonus, ko viņi iegūst, viņiem ir iespējas noalgot vislabākos NLP psihologus, hakerus un visus citus speciālistus. Tā ir. Uz apmācībām, jā, sevis izglītošanai. Es pats esmu no Valmieras filiāles, un es varu arī pastāstīt, ka mums arī Valmierā ir bijis tiešām gadījums, kad no senioras tika izkrāpti ārā ļoti liela naudas līdzekļi, un te bija tas stāsts, ka naudas līdzekļi Latvijas teritorijā pārskatās jau momentāli, un pēc tam viņi skaitās projām uz ārzemēm, un bieži vien arī krāpnieki nekad neizmanto uzreiz to pirmo iespēju kā konta pārskaitīšanu. Viņi, piemēram, pārskaita caur vairākiem kontiem un tikai tad veic tās reālās darbības. Un tad šajā veiksmes stāstā bija, ka šī kundze rakstīja to iesniegumu policijā, ka policija bija atradusi tieši to personu, kurai pārskaitīja, un tie naudas līdzekļi vēl nebija tikuši ārpus Latvijas teritorijas, jo pārskaitījumi lielākās naudas summās tomēr skaitās līdz
pat 2 darba dienām. Un te bija tā iespēja, ka šī kundze tika pie tiem naudas līdzekļiem atpakaļ, tika arī tas naudas mūlis noķerts. Krāpnieku, diemžēl, nedabūja, cik man vismaz ir zināms, jo tur tās schēmas apakšā ir ļoti lielas un dažādas. Bet tie veiksmes stāsti ir, un tāpēc, jo mēs ātrāk reaģējam, jo nav jāgaida tiešām tas rezultāts. Jā, arī tā mazākā aizdoma, ka, hei, šis varētu būt krāpniecības gadījums, vai šis ir krāpniecības gadījums, labāk ir uzreiz ar banku sazināties, uzreiz ar policiju sazināties un rakstīt tos iesniegumus, un tādā veidā, jo ātrāk mēs rīkojamies, jo pastāv lielāka varbūtība, ka mēs varam un ir iespēja apturēt šos naudas līdzekļu aizskaitīšanas tranzītus projām. Bet, Pēteri, jūs tad runājat tikai par tiem gadījumiem, kad ir naudas pārskaitījums. Tie nav gadījumi, kad nauda ir izņemta no bankomāta faktiski caur izkrāptu karti un pinkodu. Ziniet, kā tad tie visbiežāk būs naudas mūļi, un šeit jau ir tā, ka tie ir jaunieši, un filiālēs arī nākotiem jauniešiem arī uz klātieni, viņi bieži vien paši pat īsti nesaprot lielākā daļa, kas tikko ir noticis, jo tas nav tā, ka es to vakardien izdarīju, tas varbūt arī, piemēram, gada sākumā es biju iesaistīts, un šobrīd es jau esmu aizmirsis, bet tie ceļi beigās noved pie tā jaunieša, un tas jaunietis beigās sēž tajā filiālē, mēs viņam slēdzam cieto kontu visticamākais, un viņš īsti nesaprot tā būtības jēgu, jo viņš jau ir aizmirsis, ka viņš ir veids vai arī palīdzējis tam draugam. Un šīs skaidras naudas izmaksas darbības ir ļoti grūti izsakot. Tās ķēdes ir ļoti samudžinātas, un krāpnieki arī mēģina maksimāli samudžināt. Ja viņi, piemēram, izkrāptu no maniem ārā 10 000, tad, ja 10 000 tiktu dalīti 10 daļās, kas pēc tam vēl dalās katrs pa 3 daļām, un tur beigās, tur ir ļoti lielas schēmas, un viņas ir ļoti sarežģīti izsakot. Nav tā, ka neiespējami, bet viņas var prasīt ļoti lielus laikus. Jā. Pēter, tu arī noteikti atbildēji arī uz Anželikas jautājumu, jo Anželika arī uzdeva, vai ir iespēja atgūt naudas. Un tā kā Pēters jau arī teica, ka vēršoties laicīgi ar iesniegumu bankā, situācijas ir dažādas, viss ir atkarīgs gan no saņēmēja konta, gan no šī darbības veikšanas un no tā, cik cilvēks ir ātri noreaģējis. Ir šie veiksmes stāsti, bet ir arī, jo ja nauda nonāk saņēmēja kontā, nauda ir saņēmēja konta īpašumā, un bez šī konta īpašnieka apstiprinājuma atļaujas naudas līdzekļus mēs atpakaļ nedrīkstam vienkārši tā ņemt. Jā. Bet Anželika, man liekas, ļoti praktiski jautā, ja viņa jūt, kad ir pārkāpums, kādu informāciju vajag sniegt bankai, lai banka šo izmeklētu, kā pa soļiem to darīt? Pirmais momentāli ir zvanīt bankai, kad ir tas gadījums, kāds ir noticies, un, protams, mums ir attiecīgi arī nodaļa, kur mēs jau tālāk, pirmkārt, jau mēs gribēsim dzirdēt sīk un smalki, kas ir noticis, kuros kanālos, kas ir darīts, kāda informācija ir nodota, jo, lai mēs varam uzreiz apturēt visu, lai netiek izmantot šie dati tālāk. Protams, arī mēs sadarbojamies, mums ir sava nodaļa, kas attiecīgi nodarbojās ar šo, un noteikti tiks lūgts arī vērsties policijā, ja tiešām būs fiziski naudas zaudējumi arī. Tātad šeit ir vēršanās policijā, viens no soļiem, par ko ir jāatcerās. Tas ir pēdējais no soļiem, ja fiziski tiešām šī nauda ir zaudēta, ja mēs nav tā, ka mēs teicam, nē, viss ir kārtībā, nekas nav noticies, bet ja ir tiešām naudas zaudējumi, ir jāvēršās policijā, jo mēs banka vienpersonīgi nevarēsim izņemt ārā no saņēmēja konta, piemēram, naudas līdzekļus. Jā, un runāju par tiem veiksmes stāstiem. Jāsaka tā, ka Pēters varbūt ir dzirdējis šos veiksmes stāstus, dzīvojot varbūt mazākā pilsētā, bet jāatcerās, tie veiksmes stāsti nevienmēr līdz mums arī nonāk. Es ticu, ka viņi ir vairāki, bet veiksmes stāsti ir tik, cik mums fiziski klients atnāk un pasaka, jā, man viss ir kārtībā. Tas nenotiek tik bieži, kā tomēr biežāk mēs saskaramies ar tiem, kuriem nav viss kārtībā. Un tā statistika tomēr arī rāda, ka tie izkrāptie naudas līdzekļi ir lielākās naudas summās nekā atgūtie, tāpēc esam tiešām ļoti piesardzīgi. Jā, un jūs zināt statistiku faktiski tikai par Svetbanku, vai ne? Bet kā tas ir ar pārējām bankām, reklamācijas procesu, un varbūt jums arī ir zināms? Tas, ko mēs raidījām prezentācijā, tas ir par 4 bankām Latvijā. Jā, tas iet no Centrālās statistikas pārvaldes datiem, tā informācija. Tur apakšā bija atsaucīta. Bet tā statistika ir ļoti skumīga, vai ne?
Ļoti. Un tās ir tikai 4 lielākās bankas. Latvijā ir vēl banku, un Latvijas pilsoņi izmanto ne tikai Latvijas bankas, jā, šodien mēs redzam, Revoluta aktīvi izmanto, un kas caur tiem kontiem notiek, to mēs nezinām. Un te jau ir arī tas stāsts, vai tas pats klients ir arī piefiksējis, ka tā nauda ir pazudusi, jo varbūt, ja tie ir mazi naudas līdzekļi, tad, piemēram, varbūt man tie 5 eiro konta pārskatā neko neietekmēs, un es viņus nepamanīšu, bet 100 cilvēkiem tie jau būs jūtama naudas summa, tāpēc mēs ticam, mēs pat zinām, ka tā naudas summa ir krietni lielāka nekā viņa rāda statistika. Lai cits nebūtu bēdīgi. Kolēģi, aicinu vēl iespēju, ja ir iespēja, un ja ir interesi uzrakstīt jautājumus čatā, ja ir kaut kādi praktiskie. Viens ļoti maz praktisks jautājums, tātad par naudas, es dzirdēju no prezentācijas, naudas neturēšanu vienā kontā, vai ne? Kaut kādu krāju kontu, krājrīku atvēršanu, kur faktiski viņi nav piesaistīti pie kartēm. Cik vienkārši un ātri to var izdarīt, un vai tas visiem būtu vajadzīgs? Tas, kā es arī minēju prezentācijā, tad Kristīna droši arī piekomentēt, kad tas ir tieši pie pirkumiem internetā un vispārībā pie drošības, jo tas, ko bankas šobrīd, vismaz mēs kā Svetbanka esam izdarījuši, pirmām kārtām mēs esam arī samazinājuši klientiem limitus, un klientiem pašiem ir iespēja samazināt gan pirkuma, gan arī pārskaitījumā limitus līdz tai summai, kas viņiem ir ikdienā nepieciešama. Lai nav tā, ka pēkšņi manā kontā stāv pārskaitījuma limiti 5000 dienā, bet reāli es tādu summu nemaz dienā nepārskaitu. Un, ja tomēr man dzīvē atgadās kaut kādi lielāki pirkumi vai pārskaitījumi, tad mums ir iespēja pašiem līdz tai X summai, ko varam internetbankā paši nomainīt. Ja vajag vēl lielāku, tad droši mēs esam atvērti sazvanam, kurā tad klients mums pats pazinot vai apmeklējot filiāli var palielināt to limitu vienreizē vai patstāvīgi jau pēc nepieciešamības. Tas ir viens limiti pašai kartē un pārskaitījumam. Otrs noteikti, ja mēs veicam šos pirkumus regulāri un tā pirkumi attālināti internetu veiklos ir mūsu ikdiena jau, ka mēs tiešām bezmaz katru dienu viņos iepērkamies, tad viennozīmīgi mēs ieteiktu labāk atvērt papildus kontu vaļā un pie šī konta vienkārši pielikt klāt bankas karti. Konta atvēršana Svetbankā ir vienkārši 2 klikšķu attālums, nav nekas sarežģīts. Tas ir bezmaksas pakalpojums. Vienīgais maksas pakalpojums šeit ir bankas maksājuma karte. Viņa maksā tik, cik katram klientam tā ir izvēlēta. Un, liekam virsū šī konta to naudas summu, kuru mēs arī vēlamies izmantot priekš pirkumiem. Un, ja krāpnieks tiks klātai bankas karšu datu informācijai, ja būsim tikuši krāpnieka lamatās, tad viņš tiks klāt tikai tai naudai, kas būs šajā kontā iekšā. Un mēs būsim pasargājuši savu finanšu situāciju. Tātad papildus konts bez kartes, vai ne? Vienkārši tāds tā kā krājkonts. Papildus konts ar karti, jo es ieteiktu, mēs varam turēt savu galveno kontu bez kartes un izmantot karti tikai tam kontam, kuru tad mēs gribam izmantot kā pirkumiem internetā. Varu padalīties tādu personīgo pieredzi. Man ir karte ar kontu, kuras ikdienā saņem algu, bet tiklīdz es šo algu arī saņemu, es viņu uzreiz pārlieku uz krājrīku. Krājrīku arī viens var atvērt, tas arī ir 2 klikšķi internetu bankā, un viņš ir uzreiz aktīvs pusminūšu laikā. Un, to naudu, ko es šodien neplānoju tērēt, man ir atstāts tik, cik vajag aiziet nopirkt pusdienas, vakarā uz veikalu paskatos savā internetbankā. Nepietiks man varbūt šam pirkumam, es no krājrīka attiecīgi izņemu tik, cik man vajadzīgs ir, un kartē ir. Savā veidā tā ir kaut kāda budžeta plānošana, arī es neiztērēju varbūt vairāk, kā man tas ir paredzēts. Otrkārt, kartē, ja karšu dati tiek kaut kur nogājuši ne tur, kur vajag, jo es arī esmu ļoti aktīvs internetu veikalu iepirkējs. Man labāk patīk internetu veikalos iepirkties, un tagad, jo sevišķi ir Ziemassvētku laiks, un tad es zinu to, ka, ja ir tomēr es kaut kur ne tur, tad es ne ar ko neriskēju, jo man tajā ikdienas kontā, principā praktiski ir tik, cik tajā dienā vajag. Otrs plus ir, krājrīkā nāk arī papildus bonus klāt, ir procenti par to, un tad mana nauda vēl nedaudz nopelna, un varbūt atpelna kādu komisijas maksu. Bet tas jau atkal, protams, ir uz citu tēmu, bet tā arī var darīt. Tas vismaz ir labs instruments drošībai arī, viss nestāv uz kartes. Noteikti. Varbūt pēdējais jautājums par lielāku nākotni. Mēs ar kolēģiem telefonu sarunā, kad gatavojamies šīm sarunām, es dzirdēju par kaut ko tādu, kas priekš manis bija liels pārsteigums, respektīvi par tādām fake Zoom sarunām.
Vai jums ir informācija, jūsu kolēģis Armands ļoti interesanti stāstīja par šo gadījumu ASV, kur finanšu direktors pieslēdzās viltus Zoom sanāksmei, kurā viņš bija vienīgā īstā reālā cilvēka persona, un kurā viņam tika dots uzdevums pārskaitīt naudu citam uzņēmumam lielā apmērā. Vai varat pastāstīt vairāk par šādu schēmu, ja jums ir informācija, vai Latvijā kaut kas tāds jau arī notiek, vai ir dzirdēti gadījumi, vai mums ir jāuzmanās no dalības fake Zooms tādās sanāksmēs, un kā var Zoom ietvaros vai Teams vai citās platformās pārbaudīt, ka cilvēki ir īsti, ja mēs, piemēram, arī šeit redzam ļoti daudz cilvēkus, kuri ir pieslēguši, viņi ir izslēguši kameras vai kaut kam tādām jāpievērš uzmanību, kā to var pārbaudīt, kā jūs to varbūt darat? Es varbūt gribētu iekomentēt, ka par to Zoom man varbūt nebūs tik ļoti liela pieredze un par to MS Teamu, bet tieši saistībā ar šāda veida situācijām te ir tāds tālākā, ko es varbūt neizstāstīju prezentācijas laikā, ir mans sievas tēvs. Viņš ir tālbraucējs pēc profesijas, un viņam bija jākārto 95. kods, un krāpnieki arī bija tikuši klāt viņa ēpastam un bija sapratuši, ka, hei, te var tikt pie papildus finansējuma viņiem klāt, un tad viņi bija atsūtījuši it kā linku, kurš tepat brīdī bija TeamViewer programma, kuru sievas tēvs attaisīja vaļā, un vienkārši viņam it kā vajadzēja nošērot to ekrānu ar domu, ka vajag ierakstīt, jo viņam tika pateikts, ka tā podziņa nozīmēs tā kā semināra ieraksts, jo tas ir tā kā pēc pieprasījuma likumdošanai, un viņš nospiež to ieraksta pogu, faktiski nošērošanu un vienkārši sāk jau vietējā internetbankā iekšā, un tad mēs tieši bijām piebraukuši ciemos, tad es tieši paspēju tā kā, es tā domāju, priekš kam tu logojies internetbankā iekšā, kad ko tu te vajag autorizēt, un viņš man tur stāsta, tad mēs vienkārši pārtraucām to visu ierakstu, bet kā var zināt, vai cilvēks sapulcē ir īsts vai nē, Mūsdienās tas mākslīgais intelekts tiešām nāk talkā gan mums, gan arī krāpniekiem. Esot jāpievērš dažādām niansēm, frizūrām, matu saķemmējumiem, tā kā arī video, kur Pēters rādīja tai cepurei, jo es arī dzirdēju šo gadījumu, un esmu dzirdējis vēl vienu gadījumu, kur valdes locekļi saslēdzās pat vairāki un dod rīkojumu veikt pārskaitījumu, kuri bijuši vairāk miljonu eiro apmērā. Kāds varētu būt ieteikums tas, pirms mēs kaut kādus darījumus veicam, sazinamies ar rīkojumu devēju citos saziņas līdzekļos. Jo mūsdienās, mēs nezinām, vai tur tiešām ir Pēters šobrīd, un kāds viņš izskatās, varbūt īstenībā, arī tā kā komentārā jau bija, ka varbūt nākotnē tiksimies klātienē, būsim pārsteigti, kā mēs izskatāmies, jo visu var uztaisīt un neprofesionāliem atšķirt jau ir diezgan grūti. Tā, paldies, mums bija, man liekas, pēdējais ļoti praktisks jautājums, varbūt ne pa schēmām, bet, lai saņemtu papildus procentus no uzkrātās summas, vai ir nepieciešams atvērt speciālo krāju kontu? Jā, Andrej, ir speciāls krāja rīks, jo parastā kontā stāvot līdzekļiem nenāk klāt papildus procenti, bet atverot krājrīku un tajā noliekot savus līdzekļus, skaitās mums klāt papildus procenti. Tas atkal ir nobīd no tēmas. Jā, ļoti praktisks jautājums. Paldies liels. Tas liela motivācija būs. Kaspars uztraucās, ka būs risks, ka vidi būs klāt. Par procentiem, Kaspar, tev ir uztraukums? Nesatraucieties, procenti tiks ieturēti automātiski. Nomaksāts, jā, nodokļi arī tiek nomaksāti un automātiski pie kam vai ne no tiem procentiem. Jā. Jo klients uz konta ieņem tikai to naudas summu, kas viņam ir reāli pēc nodokļu nomaksām. Tā kā tur viss ir kārtībā. Kolēģi, pēdējā iespēja, vai ir vēl kādi jautājumi uzdot dzīvajā mūsu lieliskajiem ekspertiem šodien? Ja nē, tad es gribētu teikt paldies, Kaspar, vai jums gribētos kādu vēl pēdējo vārdu bilst, pirms mēs atvadamies? Es tikai vēl vienreiz gribēju pateikt, Nataļa, tev milzīgi paldies, ka šo norganizoji un maniem foršiem kolēģiem no Svetbankas, kas arī šo varēja
ļoti labi novadīti. Nu, paldies, ir jāsaka mums. Jā, un kā jau mēs runājam, mēs esam atvērti, Finanšu nozares asociācija ir atvērta turpināt šādu sadarbību, jo es domāju, arī Svetbanku kolēģi un mums arī citu banku kolēģi ir gatavi runāt, jo ņemot vērā šos apjomus, kādā tiek izkrāpti līdzekļi, ir neiedomājami un tikai informējot un runājot, mēs to varam apstādināt. Tā kā vēl vienreiz paldies, Natāļa, paldies kolēģiem no Svetbanku un arī visiem, kas klausījās. Milzīgs paldies, Pēteri, Kristīna, vai jums ir kas bilstāms varbūt no jautājumiem, ko jūs šodien dzirdējāt? Nē, man tiešām jāsaka jums liels paldies, ka jūs bijāt tik aktīvi, iesaistījāties, un līdz ar to tas arī parāda to, ka šī tēma ir aktuāla mums ikdienā, un par to jārunā vēl un vēl, un sargājam sevi un sargājam savus tuviniekus, un atceramies, ka krāpnieki mums ir tik tuvi, cik mūsu telefons mums kabatā. Jā. Kolēģi, Kasparam bija viens jautājums, bet tieši tas, ar ko es gribēju nobeigt, un Kaspar Zālīts arī pieminēja šo, ka mums bija ideja bišķīt paturpināt šo tēmu, ne tikai kā sevi pasargāt, bet mūs kā arotbiedrību, kas strādā ar darba tiesībām, kur mēs esam darba tiesība eksperti, interesēja jautājums, kā tas vispār ir no atbildības viedokļa, ja darbinieks, piemēram, kļuva par šādu upuri un nauda tika izkrāpta nevis no paša darbinieka, bet piemēram, caur grāmatvedi tika izkrāpti jau uzņēmuma līdzekļi. Mums interesē vispār paskatīties tuvāk uz atbildību no darba likuma perspektīvas. Un Kasparam Rekur arī bija saistīts jautājums par to, kā arī Svetbanka, piemēram, uzrauga savus darbiniekus, lai informācija par klientiem netiktu nopludināta, kā strādā jūsu drošības dienests, protams, ievērojot visu klasificēto informāciju. Tāpēc es gribētu iemest šo tilteņu par mūsu tālāko sadarbību arī kādam nākamajam pasākumam. Tas būtu ļoti interesanti gan mums, gan varbūt arī plašākai sabiedrībai. Un paldies tiešām ir jāsaka mums, jo mums šodien bija ekskluzīva iespēja dzirdēt gan par schēmām, gan par sarkaniem karodziņiem, gan arī par ļoti praktiskiem ieteikumiem, kā sevi pasargāt. Milzīgs paldies par jūsu veltīto laiku, par sagatavoto prezentāciju. Starp citu, vai šo prezentāciju mums būtu iespēja dabūt kaut kādā veidā vismaz caur tiem ieteikumiem? Vai jums kāda ir politika, vai jūs varat dalīties ar tādu? Mēs ar prezentācijām, diemžēl, nevaram. Tas, ja jūs viņu ierakstījāt, tad jūs to ierakstu varat izmantot iekšējām vajadzībām, tad jā, bet tīri kā pašu prezentāciju, diemžēl, mēs nevaram. Sapratām, paldies un respektējam. Un savukārt paldies, ka mums ir iespēja arī noklausīties ierakstu vēlreiz kaut kādiem saviem pierakstiem, kā arī diezgan daudz cilvēkiem, kuri reģistrējās uz šo pasākumu, bet droši vien nevarēja pieslēgties un noklausīsies ierakstu vēlāk. Paldies, tad jauku pēcpusdienu visiem un uz turpmāku sadarbību, uz turpmāku tikšanos. Visu labu! Paldies! Paldies jums! Paldies un visu labu!